vienkārši atņem cilvēkiem viņu zemi, lai varētu ieplānot pašvaldības neieplānotos ceļus. Nu, ko jūs par šo teiktu? Tā birokrātija. Kā jūs domājat, kad mēs privātu kompānijām atdosim pašvaldības finanšu līdzekļus un neviens viņus tāds sociālistiska pieeja. Un iedzīvotāji tagad bieži vien sāk rakstīt kolektīvās vēstules par ielām, nosvaltēt mums tādu un tādu ielu. Un kāds pamats tad jau sāks visu pilsētu rakstīt un asfaltēt? Labdien, cienījamie klausītāji, skatītāji un arī lasītāji. Vispirms jau būs drukātā veidā šis mūsu raidieraksts, un pēc tam arī YouTube kanālā, Neatkarīgo Tukumu ziņu YouTube kanālā, būs redzams arī šis te podcasts vai raidieraksts. Un šoreiz mūsu studijas viesis, mūsu redakcijas viesis ir Tukuma novada domes komunālās nodaļas vadītājs Andris Kalnozols. Tieši tā. Viss kārtībā. Un lai gan šie te raidieraksti mēs aicinām gan politiķus, gan uzņēmējus, gan atbildīgās amatpersonas, un arī šie te jautājumi ir dažādi. Šis jautājumu loks, ko mēs, protams, jautājam šiem cilvēkiem, tāpēc, ka viņu arī šis te loks, kādai viņu sabiedrība pazīst, ir cits. Bet visiem ir viens jautājums. Mēs visiem sākam ar vizītkarti, un tā arī iepazīstinam, lai jāzina savus varoņus sejā. Tātad Andris Kalnozols ir komunālā dienesta vadītājs. Bet kā pats teiktu, kas ir jūsu vizītkarti? Kas ir Andris Kalnozols bez šī te amata? Bez šī amata? Jūs jautājat. Nu, jā. To jautājumu īsti es jūs nesapratu patreizējā brīdī, bet, nu jā, kā jau jūs nosaucāt, komunālās nodaļas vadītājs, Tukuma novada pašvaldības, un kas man vizītkarti? Nu, grūti pateikt. Esat vietējais? Ziniet, pēc profesijas, kas esat? Ir visādāks, jā, kad es neesmu vietējais, bet, diemžēl, acīm redzot, varbūt es vietējais daudzreiz vairāk nekā citi domā, jo esmu dzimis un pirmos dzīves gadus audzis Brīvības laukums viens, es domāju, tā ir zaļā māja tieši blakus policijai. Tur ar kāds dzīvoja. Es esmu tur tieši dzimis, jā, un līdz 4. klasē es mācījies Ernesta Birznieka Upīšu pamatskolā. Jā. Klasbiedri man ir Ainārs Feldmans, cik es tā, un vēl vairāk cilvēku. Par ūdeņiem, tad jūs tagad tādu pa taisno varat. Pa taisno, jā. Par Tukuma ūdens vadītājs. Tukuma ūdens vadītājs Ainārs Feldmans ir mans klasbiedrs. Nu, ir vairāk uzvārdu, ko es atceros, ir ko neatceros. Man dzīves ceļi pēc tam ir aizveduši uz Talsiem, pēc tam uz Ķesarciem, kur dzīvoju arī patreiz, lai arī strādāju šeit. Bet, es varētu teikt arī daļai, ka esmu tā kā tomēr tukumnieks. Jo, pašu pilsētas... Kā tagad novadā, tā ka mēs esam... Jā, mēs esam novadā, bet pašu pilsētas centru, teiksim, jā, protams, tie ir apzinīgie dzīves gadi, jau kurus es tur esmu nodzīvojis, jā. Pēc profesijas, kas es esmu pēc profesijas, es esmu meliorators. Slavenie Hidra, Lauksaimniecības akadēmijas, vai ne? Esmu beidzis hidrotehnikas fakultāti. Jelgavas akadēmijas, tad tie dzīves likloči visādāk ir gājuši līdz 2021. gadā. Es nonācu Tukuma pilsētas komunālas nodaļas vadītāja amatā. Tas noteikti ir saistīts ar jūsu amatu un jūsu deputātu pienākumiem bijušajā Engures novadā, vai ne? Jo jūs ilgus gadus strādājat. Cik ilgus gadus nostrādājat par Engures pagastpadomes vadītāju? No 2001. gada. Domāju, ka jā, kad darbs man ir zināms, tāpēc es arī nācu uz šo vietu. Domāju, ka neesmu vēl tik vecs, lai nevarētu kaut kādu pienesumu dot pilsētē. Ko nozīmē vecs, paši labākie gadi? Vienīgais, par ko tukumnieki droši vien tā kā vai uzmet lūpu brīžam, vai iebilstās, jūs arī skaitījāties tā kā no tās saucamās Engures novada mafijas, ka visus savējos ir, tā teikt, savilkuši vadība no Engures novada, tad visi savējie. Pa vienam ir atnākuši novada vadībā. Enguru ieņem Tukumu saucās. Tā tas varētu izstīties, jā, bet es nedomāju, ka, protams, ka acīm redzot arī vadība grib cilvēks, kam viņi uzticās, es tā pie seviņu pieņem, bet teiksim, tas darbs, ko es esmu darījis, ir tieši saistošs ar šo darbu faktiski, saimniecisko tieši. Nav politiskais darbs, bet ir tīri saimnieciskais darbs, tā ir izpildu var, kas veic visu šos tad pieņemtos lēmumus, domas, ko. Man tā kā negribējās tai senai pagātnē pieķerties,
plānošanas lietas un ūdens un saimniecības un komunālās lietas Jūrmala ciemos mums tomēr joprojām arī ir liela problēma. Gan ar šiem te, visvairāk ir kanalizācijas saimniecība šobrīd, varam teikt. Ja, arī ar ielu plānošanu. Ja, mēs redzam, ka tagad jaunais novads saskars ar tām milzīgajām problēmām. Mēs tagad teorētiski varam pārmest arī jums. Kā tad tā? Kāpēc jūs nesaplānojāt tos ciemus? Zināmā veidā vēsturiski tas tā ir bīstamīs mazajos ciemos, un tas ir skaidrs, ka tur nekad nebūs attīrīšanas iekārtas. Un diez vai tur būs centralizētie tīkli, ja viņi ir pietiekuši tālu un tie ciemati ir mazi un cilvēki ir mazi, tas ekonomiski nebūs nekad pamatots. Jautājums par lieliem ciematiem, ja runā par Enguru, jā, diemžēl vēsturiski tā tur bija, kad pašvaldībai nebija šīs iekārtas attīrīšanas un viņas piederēja Jaunda. Un tā ir laikā, kad bija sāk pieejami šie projekti, tad pašvaldība cik varēja tik finansējumu paņēma un izbūvēja tīklus, bet jā, tā ir problēma un ir problēma arī patreiz vēl. Jautājums ir tāds, vai jūs saskatāt savu vainu atbildību, zināmā veidā, acīm redzot, ka jā, kaut kāda atbildība noteikti, kad ir. Bet ko jūs varējāt darīt savādāk? Bet, varēja kaut ko darīt savādāk? Situācija bija, tā kā iepriekšējie tie tīkli, kas bija, nebija pašvaldības, un tad pašvaldība nekādu līdzfinansējumu dabūt nevarēja, jo tās bija lielas naudas, kas bija vajadzīgs, lai kaut ko attīstītu, tad tas ir, zināmā veidā arī tā ir kolhoza privatizācija, kas notika, kad attīrīšanas nenonāca, vēsturiski tas ir gājis, un tad uzņemties 100% atbildīgi teikt, jā, ka tā ir pašvaldības vaina, tā ir pašā laikā man. Es negribētu, jo manā iestā attīrīšanas iekārtam pēc kolhoza privatizācijas bija jānonāk pašvaldības īpašumā valdījumā, un tad arī tādas lietas varētu attīstīties. Jūs tad nebijāt pagastu padomus? Es galīgi tad nebija pat tūmā, kad notika šīs lietas, kad bija šī kolhoza privatizācija, un es domāju, ka viena no tām lielākām nelaimēm konkrēti Engurē bija šī zvejnieku kolhoza privatizācija, kur attīrīšanas iekārtas tika dotas vienam uzņēmumam, privātpersonām, un tas vairāk vai mazāk faktiski bremzēja šo ūdens saimniecību kopēju attīstību šajā Engures ciematā. Par ielu, teiksim, to tiešām tā nav jūsu atbildība. Tas vai kaut ko varēja darīt? Jūs tomēr arī bijāt visu laiku arī Engures novada priekšsēdētāja vietnieks vienu brīdi, man liekas, ka jūs jau pat bijāt. Ja tur jūs bijāt pie Engures novada vadības. Kāpēc šeit novadā, kāpēc neizdevās tad jau, ka tas novads palika lielāks, it kā arī šis budžets jau ir pietiekami liels, kāpēc tad netika piesaistīt šīs naudas? Tanī brīdī nauda tika piesaistīta Eiropas finansējums, cik bija pieejams. Tad tika šī nauda piesaistīta un Engures ciematā tika izbūvēts pietiekoši liels ūdens apgādes kanalizācijas tīkls no jauna. Cik tanī laikā atļāva vienu projektu, es nemaldos, vienu projekta lieluma robežās 300 000 laikam bija. Tātad reiz 600 000 tika piesaistīta. Un citu finansējumu jau nebija par savu naudu izbūvēt tanī laikā. To īsti nevarēja atļauties pašvaldība. Vēl mums ir viens tāds, bet tam negribās pieķerties, bet mums tomēr ir jāizskatās, jo sūdzību ir aizvien ļoti daudz, un mēs brīdi pa brīdim runājam ar mūsu atbildīgo žurnālistu Lienu Trētu, kas raksta par šiem te Jūrmala ciemiem, un arī tas ir Engures novada, tāds, varētu teikt, nepadarītais darbiņš, un arī jūsu vadītajā pirms tam Engures novadā šīs te nesaparcelētās, neiemērītās ielas, patiesībā ne šis plānojums, kas nav ietais ciematos tīklu plānojums, un mēs redzam, Lapmeža ciems tur varbūt tā izteiktāk, kur jaunās mājas būvē un vecās slīgs nost, ejot ceļa augšā, nav šo tīklu apšciemā, kur nav ielas, kur cilvēkiem tie strīdi diezgan regulāri, ka nav piebraukšana pie savām mājām. Tas pats mēs redzam, tagad strīdi ir Ķesterciemā, ka patiesībā notiek no jauna nacionalizācija, veidojot jaunas ielas. Vienkārši atņem cilvēkiem viņu zemi, lai varētu ieplānot pašvaldības neieplānotos ceļus. Ko jūs par šo teiktu? Kāpēc tā? Tas nav izdarīts līdz galam par šiem 20 gadiem. Jā, negribētos gluži uzņemties atbildību par šīm lietām 100% apmērā, kad varbūt ir pietrūkusi bijusi kontrola attiecībā cilvēkiem, kas nodarbojās ar šiem plānošanas darbiem, jo
Tie nebija jūsu pakļautībā? Bija viņi, jā. Varbūt ir pietrūks kontroli. Es negribu teikt, ka ļoti daudzās vietās, bet tieši tas atcēmā, jā, ir kādās divās vietās problēma ar šiem ceļiem. Tas arī, ja tā skatāmies, tieši konkrēti arī mani šajā gadījumā, un es arī esmu cietējis, es arī netieku vairāk pie savu īpašumu saistībā ar to, bet tajā laikā, kad bija, jā, tas viss notika 2004. gadā, kad bija tas bums, gāja, un es pieļauju, kad ir kaut kas palaists garām, un kāda ceļa nav plānot, jo plānot bija kā servitūti šie ceļi, un servitūti, ja viņi nebija noteikti ar lēmumu īsti, jo pie dalīšanas vairāk noteikti nevarēja, tad tur, kur konkrēti, es secināju, ir tā lielākā problēma, tur cilvēks vienkārši šo servitūti izņēma no zemes grāmatas, kā viņi bija kā atzīme, viņi nebija nostiprināti. Bet viņš ir, es saprotu, ja par šo lielākā zemes gabala īpašnieku, kuram vislielākie iebildumi, viņš jau ir mantotie zemes īpašumi, un tur tie ceļi bija arī citādāk plānoti. Tagad iznāk, ka vienkārši, kāpēc mēs atņemam to zemes gabalus. Labi, bet es saku, tas mēs dziļi negribētu iet iekšā, bet es arī nepiekrist, ka tā nav jūsu atbildība, jo jūs visu laiku bijat pats galvenais tajā. Pats galvenais. Ir jau cilvēki, kas konkrēti strādāja, un tādā laikā arī izlikās, ka servitūti, tā ir izeja no šī risinājuma. Jā, varēja ielas dalīt ārā, varbūt, bet cilvēki arī, protams, kad tajā laikā no viņa puses bija liela pretenzija, jo tā, zināmā veidā, viņiem acīm redzot bija platības zaudēšana. Bet arī tagad jūs pa diagonāli plānojat vienam īpašumam pāris, tur skaties, pa diagonāli tiek plānots jaunais ceļš. Ja faktiski īpašums, kur ir bioloģiskā saimniecība plānot, vispār nav iespējama. Vienam šim te zemes gabalam, kur tās ielas tiek parcelētas pie Ķestarciemā, pie Albatrosa tas stūris. Jā. Labi, mēs ejam pārāk dziļi. Nezināt, tam mēs pieķeršamies, droši vien tam ir pilnīgi atsevišķs jautājums vajadzīgs, ko mēs par pagātni, tagad jūs esat šeit, bet atgriežoties pie vizītkartes, mazliet vairāk par jums, par jūsu, mēs runājam arī par ģimeni, par aizraušanos. Zinu, ka jūsu sieva bija direktora Engures vidusskolā, kas, starp citu, arī ļoti saprātīga, manuprāt, iepriekšējā skolas pārveides procesā, ļoti daudz darba ieguldīja. Ko tagad dara? Sieva ir skolotāja, Engures vidusskolā, geogrāfijas skolotāja. Tas arī viss. Strādā par skolotāju. Un kā jums ar to mūziku? Jo es zinu, ka jūsu mazdēli ir vienkārši izcilnieki mūzikā, Engures muzikas skolā. Tie nav jūsēji, tie dviņi Kalno Zoli nav jūsēji pianisti? Laikam ir, jā. Tas laikam ir maniem, jā. Dziedat, spēlēt, korī dziedat? Tagad taču ir izveidojies jauns kolektīvs. Viena tā, jā. Nedzied korī, nav man tam laika. Jā, bet tie ir mani mazbērni, jā. Un cik jums viņi ir? Bērni, mazbērni? Kopā 2 dēli un 3 mazbērni. Un tā jau cītīgi. Visi tepat uz vietas dzīvo vai kāds ir? Dzīvo, ne. Jaunākais dēls dzīvo Rīgā, bet svētdien, protams, kad ir šeit. Un jums ir, kāda ir jums loma kā tēvam, jau kāda bijusi, kas to vairs atcerēsies, bet tagad kā vecais tēvs jūs esat savu lomu, jums ir uzdevumu? Domāju, kad nē, jo neuztic jums, patreiz man, neuztic man no laika tām lietām vecā tēva lomu spēlēt, man ir jāstrādā. Un tas darbs, ir tāds, kad viņš paņem lielāko. Vēl esam pamanījuši, tā publiski esam pamanījuši, ka jūs abi ar sievu bijat tādi aktīvi motobraucēji. Mēs? Jā, neesat nekad bijuši. Es redzēju, ka ar mocīti un tad sieva viena pati ar motobraušanu. Noteikti ne. Tie nebijāt jūs. Ar ko tad jūs aizraujaties? Kas ir ģimenes tā kopā būšanas? Katrs pa saviem darbiem, skaidrs, skola arī ir vien briesmīgs iestādījums. Man nav tāda laika, nav tāda lietas, es kādreiz uz jūru aizēju, pazvējot tīklu kādu iemetu, jā, to es daru. Jums ir licences, jā? Man ir licences, es kādreiz jūrā aizēju, pārējais, dārs, siltumnīca. Tomātus audzēju katru gadu no 1. aprīļa sākot stādu, jā, tomātus. Viens ir audzēt, vai kāds no jums arī ēd tos tomātus, kurš nodarbojas ar pārstrādi? Tik daudz es neaudzēju, kā jūs dzirdējāt, man ir 2 dēli ar ģimenēm, un mazbērni ir, un draugi ir, kuriem es viņus izdalu. Tā jūs visu viņiem? Arī sev kaut, paši arī, protams, ēdam jau sen tagad, jā, bet, pamatā izdalu, apēdam.
nepārdodam. Ja jautājums ir tāds. Jā, nu, nedejojat, nedziedat, ar moci tomēr nebraucat, bet toties braucat jūrā. Nu, mēs esam iepazinušies ar jums vairāk vai mazāk, nu tad pārējām pie tās Tukuma saimniecības, Tukuma novada saimniecības. Jūs tad saprot, nevis pilsētas komunālā dienesta galvenais atbildīgais esat, bet esat nu jau pa visu novadu komunālo saimniecību. Vai varat raksturot, pats zinat, bez skaitļiem, bez papīriem esat atnācis, varat raksturot, kas ir jūsu saimniecība, izstāstīt? Domāju, ka nē, jūs nepareizi traktējat, mēs neesam atbildīgi par novadu, par komunālo saimniecību novadu. Attiecībā no novada mūs aptver kaut kādas atsevišķas lietas, par kurām mēs esam nedaudz atbildīgi komunālajā nodaļā, bet pamatā mūsu pārziņā ir tikai pilsēta. Tikai pilsēta. Ja mēs uzsveram kopējas lietas, tad tā ir satiksmes komisija, kas ir par zīmēm, kas ir tieši komunālās nodaļas pārziņā. Tie ir pašvaldības meži, kas ir komunālās nodaļas pārziņā, tie ir daļēji karjeri un dabas resursi. Bet Kāpēc daļēji? Arī ne 100%, jo katrā teritorijā ir pārvaldnieks, kas atbild par teritoriju, un viņš vairāk vai mazāk ir atbildīgs par to, bet mēs daļēji... Jūs neesat tā kā virsvadītājs, ja? Virsvadītāji, nē, bet mēs tā kā uzskaitam, reģistrējam visus viņus un tādā veidā. Nu, tad kāda ir jūsu saimniecība? Tas arī ir viss. No galvas nezināsiet, cik jums ir teritorija, tur, cik ir ceļu kilometri, cik ir ielu aprūpē, cik laukumi. Kopējos noteikti nē. Es zinu, teiksim, precīzi, cik pilsētā patreiz ir neasfaltētās, grantētās ielas. Nu, cik? Tas ir, ja es nemaldos, 34 tādi kilometri ir. Ir visādāk cipari, bet dažus mēs nevaram uzstīt pa ielām, kas nav izbūvēts. Manā skatījumā ir kā 34 kilometri, kas būtu jāasfaltē. Pļaušanas darbi, laukuma kopšana, Gliemeža latvāņu, tā teikt, ierobežošana arī ir jūsu atbildība? Jā, Tukuma pilsētā 100% viss. Laukos mēs apkopojam informāciju un veicam iepirkumu. Tālāk atbildība ir uz pārvalžu vadītājiem. Pilsētā Tukuma šodien vēl pēdējo reizi piepļauj, jo pirmoreiz mēs nopļāvam, tagad parādās tās vietas, kur viņi nebija intensīvi redzam, un šodien vēl vienreiz viss tiek pļauts. Jūs runājat par latvāņiem, Par latvāņiem, jā, par latvāņu izplatību, par invazīviem. Jums ir īpašs iepirkums tam bija, ja? Mēs taisam iepirkumu, jā, protams, iepirkums ar platībām, mēs apkopojam informāciju par visu novadu. Un tad atbilstoši pēc iepirkuma šie pārvalžu vadītāji tātad nodarbojās. Tātad aicina šos pakalpojumus. Viņi meklē tos, kas pļaus un pieskata to pļaušanu. Mēs veicam iepirkumu. Un tālāk pēc šī iepirkuma šie pārvalžu vadītāji tātad kontaktējās un veic šos pļaušanas darbus savās teritorijās. Jā, tad viņi kā uzrauga vietēji. Es domāju, kā tas izskatās, ja kā vietēji uzrauga, jo jūs viņiem atvedat darbinieki, jūs iepērkat, par cik tas viss notiks, bet tās teritorijas viņi jums uzrāda. Viņi iedod teritorijas, kādas numurs mēs iepērkam, ir firma, kas vinē, mēs dodam informāciju viņiem, tālāk viņi ar viņiem kontaktējas un savās teritorijās pļauj. Kā pats vērtēt? Tagad jūs 2. gadu jau esat 2 pilna gadi būs, ja vēl nav? Vairāk, gan es domāju, jau būs. Cik tā būs tagad? Kopumā ņemot? Pārliecināts neesmu, bet es domāju, ka 4 jābūt. Jā. 4 pilni. Un tad jau vairāk jūs varat spriest, kā ir izdevies tas ierobežošanas darbs, ja runājam par latvāņiem, Gliemeži tagad no jauna nākuši. Ar latvāņiem, ir tā kā ir katrā ziņā. Es domāju, ka klāt pašvaldības, teiksim, teritorijās ir privāta teritorijas, par ko atbild īpašnieki. Klāt nācis nav, bet ar viņiem cīnīties ir ļoti grūti. Ja viņi netiek intensīvi tur iznīcināt, mēs varam tikai viņus ierobežot. Kaut kur kādu pozitīvu piemēru varat minēt, ko mēs varam aizdoties, paskatīties, jums ir izdevies. Tur, kur viņi pilnībā iznīcināt. Vai pilnībā, vai tā, kas vismaz, turpat tās ka nelien tālāk uz priekšu. Slocens palienas, tās pļaus, ko mēs tagad tur esam nopļāvuši. Tur ir izdevies ierobežot jūs prāt, ja? Tur mēs esam ierobežojuši, jā. Tagad vēl tur labi kārtos. Es domāju, ka tur viņi pazudīs. Daudz viņi pieteikuši ir Smilšielas rajonā, tas ir tur pie Laubītas ielas, tagad arī tanīs krūmos viņi iet uz priekšu, bet tur mēs tagad šogad. Bet doma, vai tur nebūs kaut kāda būvniecība? Tur ir būvniecība. Attiecīgi tad jau viņi pazudīs. Mēs tātad tos krūmus novācam nost tālāk, ja pašvaldība visu, lai pārdot, tad viņš nonāk īpašnieku rokās, tad arī viņi samazinās.
Un tad, jo cilvēkam fiziska persona, kas dzīvo katru dienu uz to gabalu, nu, viņiem ir iespēja viņas tātad ierobežot. ierobežot, jā. Vai ir kaut kāda uzdevuma vai darbiņa? Nu, tagad valsts ir pieņēmusi likumu par šiem te gliemežiem, tad pašvaldības teritorija teorētiski arī tas ir jūsu uzdevums. Likums to paredz. Jā, vai jūs par to esat domājuši? Tie ir teorētiski mūsu darbinieks, vidas speciālists un vēl dažreiz ar strādniekiem. Mēs viņus kaisam šo indi. Kā savādāk pīles mēs nepirksim, tā kā neganīsim, bet ar indi mēs viņus, es domāju, ka vismaz daudz maz ierobežojam. Lielākā izplatība ir Malkalns, tas ir parka teritorija. Protams, kad viena daļa ir nāk no meža, kur ir zāle. Ja netiek pieļaut arī zāle, tad tas ir viens no iemesliem. Viņam jau pļauj vai nepļauj šiem zemē. Viņš ir, jā, viņi ir, kā ar viņiem tikt. Katrā ziņā, jebkura invazīvās suga ātrāk vai vēlāk pazudīs, kas tas būs pa iemeslu. Jūs domājat, pazudīs, drīzāk mēs pazudīs. Viņš taču pielāgojas un vairs nav invazīva. Cilvēks, viņš varētu teikt tā, arī varētu teikt, ka viņi vairāk nebūs, viņi pielāgosies, ka viņi nebūs invazīvi. Es domāju, ka viņiem pašiem ir jābūt kaut kādam kaitēklim, kas viņus noēdīs vai kā. Patreizajā brīdī mēs viņus arī nedaudz indējam. Nedaudz, diezgan lielā apjomā mēs iztērējam. Tas mums droši vien jāprasa būs vidas speciālistam, cik daudz tas, kāda jēdziņa no tā būs. Droši vien to būs jāskatās. Ir mazinājums. Jūs redzat, ka ir mazināts. Viņš vismaz neiet tik daudz uz priekšu, jo mēs arī dodam tur, kur cilvēkiem, teiksim, mazā parkiela, es nemaldos, tur mēs pakaisam paši, arī cilvēki, kas paši uzņemas. Ir gar ceļa malu jūs kaisat? Mēs kaisam gar grāvi malu, gar ceļa malu, lai viņi netiek pār uz bet citiem dzīvniekiem tas nav tā kā, bīstami. Viņš nav bīstams, tas lūdzu nav bīstams, viņš nav bīstams. Tad mums tas varētu neuztraukt. Arī puķu dobju lietas ir jūsējās. Vairāk vai mazāk, jā, finansējums ir pie mums, bet par puķu dobēm tomēr atbildību ir uzņēmusies Māja Palgela. Viņa jau nav jūsu Viņa nav mūsu pakļautībā, viņa ir citā nodaļā, tas nav svarīgi, viņa veic šos darbus, protams, kad mēs koordinējamies un darām, nevajag to kopīgi. Ja ir vajadzīgs jau, nav jau atrauta puķu dobe no pļaušanas un no ko, tas jau viss īstenībā ir viens kopums, bet tā kā tās ir puķis, tad tur darbojās, tā ir, es negribētu teikt, ka es būtu puķu kops un saprast kaut ko, tad Māja Palgela to pārzina un ilgus gadus to dara, un es domāju, ka dara pietiekoši labi. Bet fiziski to dara droši vien jūs beidzot iepirkumā ir Hagbergs, ja? Tagad ir apstiprināts, ja? Ir Hagbergs, ir līgums arī, es ceru, ka 1. jūlijā jau būs noslēgts ir Hagbergs, un līdz šim es domāju, ka ar puķu dobēm ir diezgan labi. Jā, tagad tā komunālā saimniecība, ūdens saimniecība, tas arī ir jūsu atbildības. Viss, kas par komunālajām lietām ir, tas... Pēc būtības viss pilsētā, jā, tā ir mūsu pārziņā. Jautājums ūdens saimniecība, lietas notiek, ūdens, viss tas un viss pārējais. Tas ir mūsu pārziņā, jā. Visi grāvji. Es skatījos tagad Dzirņielā ir iebruvis Dzirņu ielu mēs pavasarī iztīrījām. Varbūt tas nebija pareizākais solis iedzīvotāji. Teica, ka grāvs ir ciet, kad ūdens netek. Mēs viņu pavasarī iztīrījām, tai pašā laikā. Varbūt bija vajadzīgs ģeotekstils, mēs viņu neuzlikām, jo viņš arī tur nelīdzētu, bet tūlītās mēs centīsimies viņu šīs nedēļas laikā nostiprināt ar akmeņiem, ar šķēmbu bērumu un atkārtot pārtīrīt. Vai būs kaut kāda rezultāta? Cerams, ka būs. Vai šis ir vienīgais tāds grāvis vai vēl kāds ir? Mēs pārtīram gada griezumā jau diezgan padaudz, un tas nav viens grāvis. Nē, es domāju tāds, kur ir tādas šādas problēmas, kur ir tā kā iegrūst šī mala. Nē, mums ir atsevišķi ielas tieši konkrēti, kur iet un nē, citās vietās nav tādi, kur ir noskalots daļai jau asfalts tāda nav. Mums ir Grantās ielas lielāko daļu, kur ir problēmas. Pēc lietiem regulāri tā ir Ausekļu iela, kas ir plānot nākamgad, man tā liekas, kad iepirkums par asfaltēšanu. Un tad ir tie iela galu uz Rīgas ielas, kur nāk ārā. Un uz lielās ielas, kur parasti rodas sanesu. Visur, kur ir kalnainās, mazliet ir tur pienesās, šogad vēl aizsalies. Ja nav asfalts, tad caurules aizsal vienā vietā tikai. Uz ielas tā bija Laubīts iela, kur aizsal kolektors iet, citur nekur aizsaluši kolektori nebija. Šogad veiksmīgi, biezā sniega dēļ droši vien. Aizsala? Nē, ka ka neaizsala. Sistēmas, grūts pateikt, katrs gads ir savādāks.
Par šo te lielo kanalizācijas sistēmu runājot, mēs visu laiku gaidām, ka lūk, noplūš šīs ielas. Atcerieties, paldies Dievam, nav bijis lietus, redzēsim sola tā kā šīs nedēļas beigās un otrajā pusē pie lielajām Lietavām. Vai varam teikt, ka vairs nebūs šīs te peļķes milzīgās peldvieta pie Rimī, pie stacijas pirmās, vairs nebūs? Nē, jebkurā gadījumā, ja būs šādas lietas gāzes un pie tādas intensitātes, jebkurā gadījumā būs patreiz tur. Domāju, ka to jūs zināt un zina arī tukumnieki, kad ir sagatavots projekts, kas atrisināt šo jautājumu. Tā ir Pasas ielas un Pasas ielas rekonstrukcija, kur ir iekšā šī lietas notiek ūdens sistēmas sakārtošana. Plāns, es nezināšu, tik daudz to zinās attīstības nodaļas. Domāju, nākamā vai aiznākamā gada varētu būt realizācija, tāda varētu būt kā pie Rimī vairāk nebūs. Bet pie šādas lietas, kādas lietus gāžu intensitātes, kāda bija pagājuši gadu laikam, aizpagājuši gadu bija vēl lielāka laikam, no aplūšanas nebūs pasargāts neviens, jo jebkurā gadījumā šīs izbūvētās meliorācijas sistēmas kaut kādas tādā pašā intensitātes brīdī uz stundu vai divām, kaut kas aplūdīs. No to ir jārēķinās, jo tas ūdens apjoms ir šādi tad pārāk liels. Nē, mums jau stāstīja, es nezinu, vai tagad kaut kas ir mainījies. Mēs tā kā vismaz 10 gadus dzīvojam, pat vairāk mazliet ar to stāstījumu arī no Domas komunālās nodaļas, gan iepriekšējiem vadītājiem, ka, lūk, risinājums jau varētu būt pavisam mierīgs, ja, lūk, būs šī lielizmēra caurule, kanalizācijas novada cauruli, kas uz Slocenes upi novadīs visus šos lietsūdeņus, kas dabiski tek no pilsētas lejā. Ja? Jo vairāk asfaltēto platību, jo vairāk jumtu platību, ja šo gludo, jo vairāk, protams, šis lietas ūdens viņam nav kur dēties, viņš, protams, kad straujāk uzkrājas. Protams, ka lieta ir jāsāk ar šiem dzelzceļa šķērsojumiem un ar to. Kā tad ir? Sola mums jau 10 gadus, 11. Tātad mēs vienu vietu esam sakārtojuši, tā ir Pauzerpļaus rajons, kur ir izbūvēta no jauna šīs dzelzceļa šķērsojums ar lielapjomu tubām, kas varētu paņemt nost, un nākamā projekta ietvaros arī ir plānot caurdurto dzelzceļu, kas varētu paņemt šo ūdens apjomu nost. Doma bija pie Tukuma dzelzceļa stacijas. Cik es saprotu, šobrīd ir mobilitātes. Tas tika saistīts sākumā ar mobilizācijas projektu, ja, kas tagad dabujāt naudu. Ja. Tad bija Latvijas dzelzceļš, tur kaut ko neļāva, ar to saskaņoja. Es šo solību godīgi pateikšu, 10 gadus dzirdu, tūlīt būs, rītā raksts. Tātad varu jums pateikt un apgalvot, ka ir nākamais dzelzceļa šķērsojums, kas ir saistīts ar Pasta ielu. Kurā vietā tas aptuveni varētu būt? Viņš ir lejā aptuveni, no Pasta ielas, kad nobrauc lejā, tad tur arī ir šis šķērsojums, kas paņems visu to lietas notekūdeni, kas bija pie Rimī. Tas ir pirms dzelzceļa pārbrauktos pilsētas pusē. Pirms dzelzceļa pārbrauktos pilsētas pusē ir izstrādāts. Aptuveni tur, kur dobe? Piena doba. Nedaudz uz to pusi. Tas ir uz pilsētas pusi. Tātad tas projekts ir gatavs un šis šķērsojums arī ir uztaisīts, kas nodrošinās jebkurā gadījumā šo ūdens novadīšanu no tā Rimī rajona. Tas ir viss rajons, gan sākot no Kurzemes ielas, viss tas ūdens, kas nāk uz leju, uz Pasta ielas puses, uz to baseinu. Tur tas ir gatavs un izstrādāts. Tā kā viņš nekur dēties nevar. Kā var? Naudas nav? Tātad, ja ir, tur ir, es saprotu, tur ir projekta finansējums. Tātad, ja Pauzerielā ir jau patreiz lielais šķērsojums, tad nākamais lielais baseinu uz otru pusi, tātad būs tur. Es domāju, ka tad plus mīnus vairāk vai mazāk šie lielie aplūdumi būs likvidēti. Jautājums, vai būs šie lokālie, mazie. Cilvēkiem man tas jāsaprot, kad es vēlreiz atkārtoju, ka pie kārtīgas intensitātes kaut kur, lai nebūtu, protams, ka numurkrīt nost, bet kaut kur būs šis ūdens. Viņš nevar vienā brīdī, viņš risinās pie normāliem lietas apstākļiem, pie kārtīgas caurplūduma, nevar. Tā nebūs, kaut kur būs. Labi, kad tas būs? Pasta iela. Jā. Es jau jums teicu, bet tas nav pie maniem, tur ir projekti, es saprotu. Tehniskais projekts ir gatavs, plus ir projekts, kas ir jāiesniedz finansējumam. Un tas jūs tur blakus bijāt. Jā, nākamgad es saprotu, ka viņi realizēs. Nākošajā gadā, 2027. gadā, tā tad sāks rakņāt Pasta iela. Tā vajadzētu būt Pasta iela, Sporta iela. Stāst, ka Rīgas ielā vēl esot pie Apaļa.
Tur esot tā otra lieta, kur vajadzētu dzīt pāri pie lejas apļu, jo citādi stacija aplūst. Ja? Tur bija paredzēts Tur tas ir vēl trešais. viens bija paredzēts, tas Jā, es pieļauju pie mobilitātes projekta ir, jo tur tikai tagad projektējās, es par to nemācēšu jums atbildēt līdz galam. Tur tiek izstrādāts tehniskais projekts. Tur ir tā viena vieta pie Ampļa, kur vienmēr pēc lielām lietām. Es zinu, lejā no Pastila viņš nāk, ūdens jau viss tur rodās pamatā no Pastilas. Viņš nāk Rīgas ielu laikā tieši. Jums paši Rīgas ielas. Tas ir tur, kur apgriežās, bet tur jau ir viens šķērsojums. Es nedomāju, lielākais ūdens daudzums, kas nonāk tur vienalga nāk no Pastilas. Nu, redzot, šim projekta nav šobrīd. Vismaz jūsu zināšanai nav. Ir doma, ka tas būs mobilitātes projektā, lai nebūtu šī stacijas. Pastila savāks, tur lejā nevajadzētu būt ūdeni. Jūs domājat, ka no Pastilas, tad Pastilas ir centrs, viņš tek no Rīgas, jūs domājat, ka viņš par Rīgas ielu netekēs vairs, viņš, tā teikt, tiks savākts pusceļā šeit. Tā jūs domājat, tā cerat? Jā, es domāju, ka jā. Tā cerat. Labi, turēsim pie vārda nākošu gadu par ielām. Ielas arī ir jūsu atbildība, un tas, ko vienmēr mums mums, kā žurnālistiem, iedzīvotāji, lasītāji ir pārmetuši, kāpēc nekad nav sarakstīns, lai mēs skaidri zinām, lūk, 5, 6, varbūt 10 gadu plančiks, bet lai būtu. Kāpēc nav sarakstīns ir, un es arī sarakstīnies aizsūtīšu jums, kur ir konkrēts ielas, kas tiks asfaltēts šogad. Bet kaut kā viņas pamainās. Un kas tiek, es nemainu šīs ielas, šos sarakstus, un tas nav manā kompetencija. Manā kompetencija ir sagatavot šīs ielas atbilstoši, kuras pēc kārtas būtu jāasfaltē. Šogad mēs zinām, bet vēl joprojām tie būvniecības darbi nav uzsākti. Pirms 2 mēnešiem iemērīja, pirms mēneša iemeta paskastīties paziņojums. Tūlīt meklējiet, kur liksiet mašīnas. Ne čiku, ne grabu. Visas iezīmētās līnijas jau ir pazudušas. Nevienmēr tas neko neizsaka, nevienmēr viss būvniekiem iet pēc plāna. Šodien mums bija būvsapulce attiecībā par būvniecību, attiecībā par Ozoliņu ielām. Jā, jūlija otrā pusē tur tiks uzsākt būvniecība. Ozoliņu mikrorajonā 4 ielas. Paralēli Rīgas ielai tā ir Pumpuri iela. Tā tiks arī šodien bija būvsapulce. Ziedoņa iela. Tātad ar šodien bija būvsapulce. Arī jūlijā tiks uzsākt ar kanalizāciju. Jūlijas tūlīt ir, rīt ir jūlijas. Jūlija mēnesī. Viņiem ir visiem 5 mēneši, tā lai līdz 1. Jebkurā gadījumā ar būvniekiem ir vienošanās, ka asfalts tiek ieklāts līdz 1. oktobrim, septembra laikā visur ir jābūt asfaltam virsū. 4 mēneši tikai palikuši. Viņi tās darbus izdarīs. Visi būvnieki ir nedaudz līdz 1. oktobrim? Līdz 1. oktobrim. Tad jau tikai 3 mēneši palikuši. Kas tur ko izdarīt? Tās ielas nav tik sarežģītas. Kāpēc tik ilgi mums tas viss kavējās? Grūti pateikt. Līgumi bija noslēgtā. Bija arī kredīts bija jāsaņem, bija jāpagaida. Tikai tad varēja noslēgt arī līgumus ar uzvarētājiem iepirkuma. Es domāju, ka nekas nav iekavējies, ka viss darbi tiks pabeigts laikā. Tā iepirkuma daļa tā nebija. Jūs neuzskatāt, ka tā tika iekavēta? Iepirkuma daļa, es domāju, ka netika iekavēta uz šīm ielām, kas ir pilnīgi absolūti nē. Bet kad tad Jantukumā? Darbi, kuras ielas? Tur Ošu, man liekas, Gaismas. Jūs tur nedzīvojat? Protams, jā. Tur nebūs. Es jau tā arī sapratu. Jūs par tām runājat. Tur tās ielas, kur līdz pusē, man tā arī teica, ka žurnālisti ielas līdz galam ne. Jo līdz žurnālistu mājai ir asfalts, tālāk ne. Jā, es vakar tieši kontaktējos, viņi ir salikuši tagad darba apjums, jo tur bija projektē būvē. Tūlītās arī materiāli arī pasūtīt. Jūnija līdz jūlija 1. pusē tiks sākts ar kanalizāciju pārbūvi. Bet tur jau kanalizācija ir izbūvēta. Tur ir 3 ielas vienā tādā iepirkumā, un tur ir 2 ielās ir veca kanalizācija, kur ir jāpārbūvē. Bet jebkurā gadījumā darbi sāksies ar komunikācijām. Neapšaubām. Es domāju, ka tur jau ir izbūvēts. Tur jau tā nenāk. Tur jau tā kā izbūvē, līdz galam nesa. Gaismas staru Ošu ielas, tad 2 ielās tur ir komunikācijas jāpārbūvē. Kāpēc nesaka tik teikts? Tur ir veca kanalizācija apakšā, kas tiks pārbūvēt. Mums bija projekts. Nākamnedēļ pieņem, kad uzsāksies ar komunikāciju pārbūvēšanu. Es ceru. Tad sāksies, pieņemsim, 10. jūlijā, un līdz 1. oktobrim mēs ticam, un tad, ja nebūs, tad mēs kam prasīsim? Andriem Kalnozalam? Viņš atbildīgs par visu.
uzraudzība. Tas Kalnozovs atbildīgs par visu nav nekad. Jūs gribat man šeit piesiet, jau teiksim, bet jā, par šiem projektiem es esmu atbildīgs, protams, ir būvnieks, ir līgums. Un tā ir mana uzraudzība šiem projektiem, un jābūt ir gatavam. Kā par šiem te laukumiem te centrā? Jūs esat arī tas, kas koordinējat laukumu tīrīšanu, laukumu kustību par šiem laukumiem. Te kaut kāda nesaprašanās bija arī šo brīvības centra laukumu. Kas jums te bija par nelaimi? Ka tās kustība tur nevarēja, tad zīmes ne tajā vietā? Jā, pieņem, kad bija kaut kāda vienu dienu, bet jo vēlu bija satiksmes komisijas lēmums par organizēšanu. Tas bija konkrēti runājumi par to pusi, jau kur uz Pils ielu izbraucām. Bet dienas laikā, nākamā dienā jau viss bija sakārtots vai pēc 2 dienām. Tur bija dziļāk tā problēma. Dziļāk bija problēma, ka plānojot šī te, tā teikt, pašvaldības nosacītā laukuma daļa, kas ir no aptiekas, ja, tāda viena neliela daļa pie bijušās Rabeneru mājas vai bankas Citadela, ka nezinājāt vai nebijāt paskatījušies no cīm redzot jūsu dienesta darbinieki par to, ka vismaz 10 vietas tur ir privāti īpašumā. Ja, tās ir šim te puķu veikala īpašniekam pieder. Ja, tā kā līdz ar to pašvaldība ar šīm stāvvietām nevar rēķināties. Kāda ir problēma, ka jūs neredzat šos zemes īpašniekus? Mēs paskatījāmies, kadastrā viņi uzreiz ir redzami. Īpašnieki ir redzami. Es nedomāju, ka tā puķu kiosks bija tā lielākā problēma. Un es nedomāju, ka vispār bija ļoti liela problēma. Problēma nedaudz bija ar zīmēm, ko varbūt mēs arī nebija atsevišķi norādes uzliktas, piekrītu. Kad nebija norādes, kuriem pagriezties, kā pagriezties, bet tā kā tā patreizajā brīdī es neredzu lielu problēmu. Jā, bija problēma sākumā. Kamēr vietējiem drošiem problēmas nav, kamēr aiziet, kamēr palaiž pašā sākumā, jā, tad, kad tu sēdi pie galda un pieņem lēmums, ka tur vajag zīmi. Tur zīmi, tad dabā tomēr varbūt iznāk kaut kas savādāks, kaut gan dabā ir apskatīts. Un, protams, nevis viens, bet komisija skata, it kā viss pareizi, tajā pašā laikā uzliekam zīmes, saprotam, ne kaut kas trūkst. Esam spiest papildināt šīs zīmes, tās ir pagaidu zīmes, mēs to varam izdarīt patreizajā brīdī. Es neredzu problēmu, kur būtu attiecībā uz kustību autotransportam. Saistībā ar brīvības laukumu, bet ar to ir jārēķinās, ka katrā ziņā iedzīvotājiem būs kaut kāda apgrūtināta kaut kur piekļūšana var būt. Un ir kaut kāds laiks jāpieciešās, lai līdz kaut kam jaunam nonākt, jo nevar uzbūvēt tā, diemžēl, ja viņš skar vairākas vietas, laukumu, bez kaut kādām problēmām. Te ir jūtams, ka mums tā saimniecība ir ļoti liela un visu laiku, kad mēs runājam, ir tāda darba krustošanās. Ja? Ir kaut kur jūs nezināt, jo to dara attīstības nodaļa, par šiem te būvniecības darbiem, par iepirkumu arī cits darbinieks, viņš jau nav jūsu pakļautībā iepirkuma speciālists. Tas ir tā kā atsevišķi, vienkārši jūs sadarbojaties. Bet tā ir viena iestāde, jāņem vērā, kad pašvaldība ir viena. Viena jau iestāde ir, bet kad sāk prasīt, kurš te kura galā, tad pie trešā, lai mēs zinām, kas ir tā jūsu saimniecība, kā es sapratu, tad ir šī satiksmes komisija, satiksmes organizācija pilsētā un tās nodrošināšana. Tieši tā. Tāda pašvaldības šī saimniecība, kas ir saistīta ar mežiem, ar ceļiem, ar dabas resursiem un pilsētas ielas. Ar trotovāriem, ar laukumiem, ar ielu apgaismojumu. Nav tas tikai, tas ir ļoti plašs viss pilsēta. Tieši tāpēc es saku ļoti plaši, cik ir tie darbinieki jums? Cik ir darbinieki jūsu? Ceļu speciālists mums pēdējā laikā ilgi slimoja. Pēc būtības faktiski šī gadā ļoti maz bija darbā. Cik jūs esat cik nodaļā? Mēs esam nodaļā cilvēki, inženieri tehniskie darbinieki, kas var izskaitīt. Ja? Cik jūs esat priekšnieks un cik jums tie padotie? Cik man sēž, man jāpaskaitīt. Cik man tur ir? Vieno galvas nezināt. 11 inženieri tehniskie varētu būt. 3 no tiem ir 4. Izaugusi nodaļa. 4 ir saistīti ar dzīvokļiem tīri no tiem. Par pašvaldības dzīvokļiem. Agrāk bija viens speciālists. Jums tagad to dzīvokļu vairāk palicis ir?
viens speciālists nekad tur nav bijis. Proņems kundze un pirms tam bija... Proņems kundzei vienalga sēdēja aiz muguras vēl 2 cilvēki. Nodaļā nav pieņemts papildus neviens. Es domāju, ka varbūt ar apvienošanos ir papildus viens cilvēks nāca klāt. Tas gatavo lēmums, bet papildus cilvēki nav pieņemti neviens. Ir pieņemts vienīgais papildus. To mēs pēc laika skatīsimies, kā tā speciālists ir pieņemts. Tas ir jūsu. Jā. Un plus mums ir klāt loģistikas speciālisti, jo mums ir visa autotransporta loģistika, kas saistīta ar pasažieru pārvadājumiem, jeb skolēnu pārvadājumiem un autobusu. Tas arī uz jums attiecas. Jā, tieši tā. Tas bija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaut kur man 3 pietrūkst. Saimniecības daļas vadītājs, kas atbild tieši par visām pašvaldības ēkām. Par nekustamajiem īpašumiem. Tas viņam ir 6 nekustamie īpašumi pašvaldības. To es arī esmu pieskaitījis. Tā kā saimnieks. Tā kā saimnieks, jā. Kas viss saimniecība. Vēl viens mums palika. Nezinu, par ko jūs runājat. Par kuru? Mums te notiek podkāsts, bet mums žurnālists par prātu vētru jautā. Kādā sakarā par prātu vētru? Vai attaisnojās ieceri kapus apsaimniekot pašiem? Es domāju, ka noteikti. Kapsaimniecība arī tad? Kapsaimniecība arī viss mūsējā, protams, pilsētas. Es domāju, ka noteikti, kad neatceros vairāk tos absolūtos cipars. Vai nebija 7-6 tūkstoši, ko mēs tērējam. Es domāju, patreiz izdevumi ir stipri samazinājušies. Jo mums kapu uzraugs, diemžēl, mums ir nedaudz patreiz ir novārtā palicis, jo kapu uzraugs nodarbojas arī ar automašīnu loģistiku. Tas pats jūs vienu cilvēku esat apkrāvuši ar visādiem darbiem. Mēs apkrauti esam, mums ir viens loģistikas speciālists. Bet vienalga jums ir ļoti daudz darbinieku, ir pieaudzis, jo apvienojoties jau bija doma tāda, ka samazināsies šis darbinieku skaits. Un ja jūs sakat, ka pārvaldnieki uz vietām pagastos paši tur atbild par visu kaut ko, tad liela tā saimniecība. Komunālā nodaļā papildus ir nācis tikai vides speciālists. Ja mēs ņemam citas pašvaldības, tad visur ir 3 vides speciālisti. Vismaz tas ir Valmierā, cik es zinu, Talsos ir 3. Valmiera Lielpilsētā tas neskaitās. Talsos arī 3 speciālisti. Mums ir viens speciālists, mēs salīdzināsim. Bet tas būs cits jautājums, tas neatiecas droši vien uz jums. Tā nav jūsu atbildība. Viss tas darbs, kas nāk, tas nāk uz šo vienu cilvēku patreiz. Kam ir klāt viss šīs lietas. Bet pašvaldības dzīvokļi, mēs tā kā palikām pie tā 4 cilvēki. Dzīvokļu skaits, es saprotu, ka šobrīd maksimāli pārskatīt, ko varēja, to atsevināja, tā teikt, pārdevu, ko varēja, ko remontēt, tas arī ir apsaimniekotājiem nodots. Kas ir tas, ko tieši šie jūsu dzīvokļu 4 speciālisti dara? Viens cilvēks nodarbojās tikai ar dzīvokļu apsepošanu, remontu darbu, identifikāciju un to. Tie ir 600 dzīvokļi, kurus faktiski mēs Cik mēs 600? Kopā pilsētā ir 600 aptuveni, es nesaukšu absolūtos cipars. Tātad visi remontu darbi ar visiem brīviem darbiem, tur ir darbs katru dienu, pieņemšanas nodošanas akts viņi sastāda, pasūta remontu darbs, viss, tas ir viens cilvēku darbs. Tālāk viens cilvēks, 3 meitenes, kas strādā komunāla nodaļā, viena faktiski nodarbojās tikai pamatā ar plus-mínus ar dzīvokļu komisiju, kur ir lēmumi par visu novadu tiek pieņemti un vispār tā dala. Un 3. cilvēks pusvēl klāt ir pierakstīšana, izrakstīšana, tātad iedzīvotāja izdeklarēšana, kas viņām ir. Tas jau automātiski tagad iet, to taču var izdarīt, šobrīd to visu datorizēti var veikt. Cilvēki izrakstās, pierakstās. Nē, izrakstīšana vienalga ir ar visiem paziņojumiem, ar visu. Un dzīvokļu komisijas lēmumu visu uzskaita, es neredzu, ka šie cilvēki nav noslogoti, viņi strādā visi no rīta līdz vakaram un darba apjums pietiekoši. Un cik tad mums ir labi, to mēs tad painteresēsimies. Nav droši vien, ka šai te formātā jūs ļoti daudz informācijas iedavāt, lai mums būtu darbs, lai mēs varētu pārbaudīt šo informāciju, cik tā ir apjomīgi, jo 600, it sevišķi par šo izrakstīšanos, jo tā tiešām notiek datorizēti. Es pēdējā laikā kāds 3-4 reizes uz priekšu uz atpakaļ izrakstījusies. Ne, ja pats vēlās, pats to var izdarīt, bet ja kāda persona ir pierakstījusies un viņi grib izdeklarēt, tad ir jāaiziet šīs procesas, kur ir saistīts ar dokumentiem jau. Bet to arī var izdarīt attālināti, digitalizēti. Tam nav vajadzīga kontakts un klātienē. Ja nav adresa, tad tas ir faktiski rakstīt vēstuli un vispārējais. Negribēs strīdēties, bet tas ir jau papīrdarbs.
Ļoti slikti. Tas nav To šādā veidā uzsitot un mūsdienās to vajadzētu mainīt. Praktiski nav nekāda kontakta. Cik tagad to Tieši iedzīvot? tur tām personām, kuras parasti grib izdeklarēt, tām jau nav šie kontakti nekur. Jūs jau tā iedzīvotāja kustība, mēs varam paskatīties, nav tik liela. Līdz ar to mēs varam parēķināt, pieņemsim 600 dzīvokļi. Tur, es nezinu, cik tad ir tā mainība. Nav taču tā, ka katru gadu visi mainās. Jā. Pieņemsim, pat ja trešdaļa mainās, tad iznāk, ka tas ir 1 līdz 2 cilvēki dienā. Pat tad, ja pieņemam, ka viņi visi nāk uz domi, tas ir 1 līdz 2 cilvēki dienā. Kaut vai 5 vēstules raksta, vienalga 12, 8 stundas darba. Es jums nemācēšu tagad, neesmu gatavojis konkrēti, bet tad es varēju paņemt līdz pa dzīvokļiem, cik mēnešu griezumā, jo katrs no šiem darbiniekiem mēnešu griezumā raksta arī atskaits, ko viņi dara, cik viņi dara. Varētu es jums viņus iedot. Es domāju, ka tur nav maz darba apjums un cilvēku pieņemšana. Cilvēku ļoti daudz nāk. Ļoti daudz ir interesējas par pašvaldības dzīvokļiem. Nepieņem es jūs šo kritiku, negribu pieņemt, kad, protams, tāpat nav kritika, tas ir viens ļoti liels jautājums, kam jāmeklē atbildi. Jā, bet tas nav tāds faktu konstatācija, kur var konstatēt, neiedziļinoties visā šī. Mums ir par vienu, nedaudz par vienu par cilvēku mazāk, kur mums bija vēl redaktors vai kas bija, kas koriģēja, par vienu cilvēku šogad nomazinājās, es domāju tieši dzīvokļu komisijas, tātad uz dzīvokļiem attiecīgais iedzīvot darbinieku skaits, kur mums arī līguma darbinieks bija, mums par vienu ir mazāk kļūs arī. Jā, es pat zinu, par kuru līguma darbinieku runā, lai gan šis līguma darbinieks bija viens no zinošākajiem un arī prata dokumentus noformēt un arī bija ārkārtīgi likumdošanā bija zināms. Bet es negribu arī vilkt paralēls ar to, kad jūs zināt un kad es zinu, kas es negribu ar to vilkt paralēls, bet ja mēs runājam tā, tad jā, mums par vienu cilvēku, bet tur nebija. Nē, es runāju tikai par apjomu, es tiešām esmu patiesi izbrīnīta, ka jums ir tā saucamo papīra cilvēku mūsdienu laikmetā, kur es nezinu, kur mākslīgais intelekts šos darbus dara, kas tiešām ir šausmīgi dīvaini. Tikai dīvaini esam šobrīd. Centušies, lai būtu vienpersoniskie lēmumi, tiesības pieņemt šīm personām, lai mazinātu, lai nebūtu jāiet uz domu, uz dzīvokļu komisiju. Darbinieki pieņem arī vienpersoniskos lēmumus. Bet vienalga apjoms ir pietiekoši, ko darīt. Varbūt, kad nomazināsies vēl, tad arī varētu būt to, ka mazāk. Komunālā saimniecība mums ir liela un darbi, te noteikti ir daudz, es tam jums pilnīgi pievienoju. Mums ir 25, mums ir pašvaldības 100% mājas, kas ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Izņemot kādas 3, kas ir tās daudzdzīvokļienas pārējās vecpilsētā, kas ir mūsu mājas, viņas ir ļoti bēdīgā. Mēs 25 ir, jā? 25, līguma tur bija ar tildi, bija aptuveni kādas. Es neatceros, es rakstīju. Bet jums jau ir apsaimniekotājs, to jau jūs komunālā nomada neapsaimniekot, to vai Tukuma nami, vai tilde, vai kāds cits apsaimniekot. Jebkurā gadījumā viss tā darbi, ja ko dara darbus, tad visi tiek pieprasījumi sūtīt komunālā nodaļai, un mūsu darbinieks iet un apseko, vai tā darbi ir darām, pārbauda tāmas, pēc tam pieņem darbus. Tā birokrātija. Kā jūs domājat, kad mēs privātu kompānijām atdosim pašvaldības finanšu līdzekļus un neviens viņus nekontrolēs? Tas socialistiska pieeja. Man to jau teica, kad es jums nav sociāldemokrāti, jūs bijāt katrs saistīts. Jā, es esmu sociāldemokrāts, bet labi, ka vēl neviens nesaka, es esmu veids komunists. Nē, Rāja, tas jau nav slikti. To man arī pateica jau, jā. Nē, sociāldemokrātija, tas mums taču Rājans arī bija galvenais sociāldemokrāts. Diemžēl manā ieskatā, kad šo naudu... Nav jau slikti, ka domājam par cilvēkiem, bet šajā gadījumā mēs drīzāk Naudas kontrolē ir jābūt un nevar būt tā, ka, kā mēs atdosim privātu kompānijām finanšu resursus viņu rokās un viņi lems, kurš labos, tā jūs domājat, būtu pareizi. Tilde jau tā kā būtu pašvaldības dibināts uzņēmums. Tilde ir uzņēmums, jūs piekritīsiet. Bet viņš ir pašvaldības dibināts uzņēmums. Jūs domājat, ka mūsu sistēmā jūs tā kā galīgi neesat liberāls cilvēks, ka jums uzticamības tam nav, ja cilvēkam ir nodots, tad viņš pats par sevi atbild, visu laiku ir jābūt kontrolieris uz kontrolieri? Nē, par kontrolieru, es nerunāju, jūs runājat, jo jūs aiziet tādās galējībās. Tā tik traģiski tas nenotiek, bet manā ieskatā pašvaldības finansējumam ir jābūt. Mums ir tas inženieris, kas kontrolē arī šīs firmas, ko viņi izdara, ko neizdara. Jo pretējā gadījumā, jebkura tilde arī ir uzņēmums. Mēs skaņojam darbus, kādus viņi darīs, kādu nedarīs. Saskaņot, kad viņi izpildīs, nav izpildīts, jūs tad uzņemšanas, pieņemšanas, nodošanas akts un viss. Ātrāk nedod. Tieši tā. Kā jūs visu laiku, taču nav tas cilvēks visu laiku savu laiku nepavada, nepieskatot darbus. Apsekojot dzīvokļus
uzdodot uzdevumu, pēc tam pārbaudot tāmas un pēc tam... Labi, es paskatīšos, cik dzīvokļi šobrīd tiek remontēti, jo citādi mēs te runājam bez pamata. Mums ar skaitļiem es jums varu iedot rēķinus, apmaksātos rēķinus mēnešu griezumā. Mēs paskatīsimies, cik labāk, gadā ir šie dzīvokļi. Lai jūs varētu redzēt, cik gadā ir remontēti no šiem 600 dzīvokļiem. Pagājuši gada 100% remonti 16 dzīvokļi. Tas ir pilnībā, 16 dzīvokļi, ko citi darīja. Tas ir pilnībā izremontētie, kas ir pilnībā, kur ir veids kosmētiskais remonts. Bet remontdarbi, sīkie remontdarbi, kas saistīts ir ar kanalizāciju, ūdens apgādi, ar logu nomaiņām, ar durvju nomaiņām, ar visiem šādiem darbiem. Nu, vienalga, tie ir sezonā. Jebkurā gadījumā ļoti maz salīdzinoši pret jūs teikto darba apjomu. Nu, tas man šķiet, jā. Varētu būt, jā. Jā, es neesmu speciālists, tas šķiet 11, mēs tādā esam tālāk tikuši. Bez cipariem apgāst. Jā, nākošais, tiešām, ne man, ne jums nav cipari. Kas ir šī brīža, atgriežamies pie tā formāta, kāda mums šeit ir, mēs visām amatpersonām arī prasījām, kas ir jūsuprāt šī brīža lielākie izaicinājumi, nu, jūsu darbā, protams. Jūsuprāt, kas šobrīd ir tas, kas... Nu... Es nevaru izdarīt savā darbā kaut ko atsevišķu. Es redzu tikai kā visu vienu kopumu veselumu. Nekas nav. Viss ir ļoti labi, viegli. Neiet runa par vieglu. Viss ir smagi, viss nav viegli. Bet es skatos uz kopumu un izaicinājums, viens no izaicinājumiem, protams, bija šis līgums, lai mēs dabūtu uz 3 gadiem, lai būtu mums stabili. Nu, teiksim, par ko līgums? Līgums par pilsētas uzturēšanu, kas ir lielākais līgums, kas ir gan visi ielu tīrīšana, laukuma tīrīšana, pļaušana. Par kādu summu viņš pieminēs atkārtiniet? Varbūt šodienas laikrakstā gadu mēs rakstījām, bet... Nu, neatceros, man tā liekas, gada griezumā vai kopā nebija 2 miljoni pāri. Es cipars absolūtos patreiz nepateikšu. Nu, tādēļ Hagbergs tomēr ir uzvarējis. Viņš ir uzvarējis, jā. Tas pats apsaimniekotājs, kas bija. Viņš turpinās darbu. Es negribu teikt, ka Hagbergs ir ļoti ideāls apsaimniekotājs tāds, bet vismaz mēs zinām, ko viņi var izdarīt. Mums ir jaunas prasības tehniskajās specifikācijās, ko mēs esam prasījuši un ko mēs prasīsim. Un es ceru, ka pilsēta būs labāk sakopta nekā bija līdz šim. Tomēr. Viņam jau tā jūs domājat, ka tur lielāka iebildumi bija? Nu, Es negribu teikt, ka slikti ir. Nu, nebūs nekad, katrs stūrīt, nekad cilvēkam ir jāsaprot. Priekš tam ir vienotais dispečera dienests, ja cilvēki redz, ka kaut kur ir netīts, kaut kur nav kopts. Es vienmēr esmu teicis, zvaniet uz vienotu dispečera dienestu. Vai zvaniet pa taisno man, vai zvaniet darbiniekiem, vai rakstiet e-pastus. Mēs cenšamies visus tos, varbūt mēs neapmieram, bet to, ko iedzīvot, mēs cenšamies izdarīt. Arī nekad visu mēs nepateiksim un neizdarīsim, jā, mēs 100% izdarīsim. Ir lietas, ko mēs arī nevaram izdarīt. Nu, tad cenšamies pateikt. Tas jau ir līgums. Nu, līgums ar Hagbergs ir tas atbildīgais, jūs jau viņam pakaļ neskrājat. Nu, viņam ir noslēgts pēc līguma, kas viņam ir jādara, tad viņam ir jāizdara. Jūs viņam uz darbu uzdevumu devuši. Nu, kā gan nē, viss apsakot, vai ir nopļauts vai nav nopļauts. Kā tā pieskatīšana, nedēļas griezt, pagaidiet, ja mēs maksājam naudu par kvadrātmetru nopļaušanu 26 eiro, 2,6 centi, 2,6 centi par kvadrātmetru. Un cik bieži 3 reizes gadā jānopļauj? Nē, atbilstoši situācijai. Ja patreiz zāle ļoti auga, tad mēs pļaujam pēc nepieciešamības. Zāli noaugus, viņi jāpļauj. Bet jums tam pietiek naudas, es domāju, ziemas... Mēs pagājuši gadu iztērējam pļaušanā pilsētās 126 000 eiro, ja es pārbaudīju pēc kādiem ziemas periodā skatījums. Bet ziemas periodā šogad ļoti daudz naudas aizgāja. Bija gan jāved, vislielākais noteikti izdevumi bija tas, ka nācās vest sniegu ārā no pilsētas ielām. Šī sniega tīrīšana, jūs taču plānojat darbu. Man tagad, teiksim, puse ir vasaras darbiem, puse ir ziemas darbiem. Šobrīd šķiet, ka ziema jau ir šī gada visu naudu noēdusi. Naudu mēs, protams, plānojam gadu griezumā, bet realitātē līdz ceļu naudai mēs nonākam tādā brīdī, jo nejauksim kopā. Ir ceļu fonda nauda pašvaldībā, Tukumā tas aptuveni sastāv 500 000 gadā, no kuras tas ir tieši konkrēti ceļu uzturēšanai, kaisīšanai, greiderēšanai, atputekļošanai, tie 500 000 realitātē. Mēs gadu griezumā saplānojam, bet reāli to plānu varam salikt tādu, kad beidzās ziemas sezona.
Jo sniegs ir viena no daļa, kas ir no šīs naudas. Jūs sakat, ka ļoti liela nauda. Es gribētu teikt, ka nebija tik traģiski. Arī izvešana, protams, viņa kaut ko maksāja, absolūtos cipars vairāk neatceros. Bet jūs nepārkāpjat šo te robežu, jums ir 500 tūkstoši. Jūs neejat uz domu un nesakat, mums vajadzētu vēl, jo ārkārtas situācija. Mēs nevaram situācija. pārkāpt, jo mums ir 500 000 eiro, kas ir paredzēti ilustrēšanai. No šīs naudas puses mēs vēl līdzfinansējam asfaltēšanu. Tātad tos projektus, kas ir 15% no tie kredīti, kas jāliek klāt no šiem 500 000. Vēl plus 500 000 ir kredīti. 500 000 un tā skaitā mēs liekam klāt no šīs naudas 15% ielās valtēšanai. Ja ielās valtēšana, teiksim, ir 100 000 par 75% ir 85% ir kredīts un 15% mēs no šiem 500 000. Projektu naudas jūs nekādas nedabujāt ielu šiem te uzlabojumiem. Nekas tikai un vienīgi kreditēšana. Ja nekas jums nav. Šāds finansējums nav, ir tikai kreditēšana. Jā. Tātad- Lauku teritorijās ir, pilsētās nē. Tātad jūs varētu teikt, ka šis naudas trūkums, par ko visi parasti žēlojas, tas nav jūsu izaicinājums. Es gribētu teikt, ka finansējums ir pietiekošs, lai varētu uzturēt pilsētu. Nav nekādas tādā ziņā. Varbūt vēl kāds ir. Jūs tas tagad ir to vēl Hagbergu, vēl kāds izaicinājums tomēr, kas sagādā problēmas. Mēs pirms tam runājam. Vai jums tas neliekas problemātiski nekas? Es nevaru nosaukt problēmas. Problēmas ir visur. Problēmas ir katru rītu un katru vakaru viņas vairs nav. Un no rīta ir cits problēmas, bet tie nav tādi lieli izaicinājumi, kas pēc būtības būtu. Labi. Lai nevarētu uzturēt pilsētu. Tad pārējiem cita jautājuma grupa. Jūsu prieks lielākais, vai lepnums, ar ko jūs sakat, es biju šīs pilsētas komunālā dienesta vadītājs, man tas ir izdevies. Kas tas būtu? Tieši uzturēšana, tas ir prieks, tas ir jau tāds, tu redz viņu katru dienu. Tas nav prieks, tas ir darbs, kas ir jāizdara. Lielākais, acīm redzot, būs tas tie projekti, kas būs uztaisīti. Kur būs noasfaltēti tās ielas? Manā skatījumā tieši, kas ir manā Bet par šiem 4 gadiem jau paveiktais. Jā, ir tas, kas patikās, kas liekas, kas ļoti labi ir izdevies. Ļoti daudz ielas ir noasfaltētas. Kuras? Varbūt varat nosaukt, kuras tās labākās ielas, kas jums liekas, tas labākais darbiņš? Neizdalīšu atkal. Tātad ir lauktehnika noasfaltēta, ir veļķos noasfaltētas ielas, ir centrā noasfaltētas ielas, ir tā pati Ziedoņa jau būs tagad. Visu izdosies Ziedoņa ielu, vai tur tās sūdzības, ko iedzīvotāji bija savākuši tos parakstus, ka viņiem bija solīts jau 2kārši, izveidot šo te kanalizāciju, pacietieties, daži jau pat ir nomiruši, gaidot šo ielu. Jebkurā gadījumā mēs uztaisam atkal vienu posmu, jo posmu tur, kur ir apakšā komunikācijas un kanalizācija, viņi ir ļoti dārgi. Šī kanalizācijas pārbūve izmaksā ļoti dārgi. Un tā ir arī lielākā, kā lai saka, bremzēšana pie šiem projektiem. Kāpēc vairāk vai mazāk ir Ozoliņa mikrorajons, bet ka tur ir visur jauna kanalizācija un ūdens. Tāpēc tam ir priekšroka, ja? Te būs tā. Nē, negribētu es tā teikt. Es esmu vairākas reizes jau stāstījis, gan presē, gan arī sūtījis, kur ir šī tabula. No kurienes mēs ieguvām, kuras ielas ir prioritātes. Tātad mēs ņēmām ielas garumu pret māju skaitu, pret zemes gabalu skaitu. No turienes mēs esam ieguvuši koeficientu. Un tās koeficienti ir šais tabulās, kuras, protams, es negribu viņus, kā lai saka, viņas ir presē noteikti, kad ir iedots, kas ir prasījuši. Un iedzīvotāji tagad bieži vien sāk rakstīt kolektīvās vēstules par ielām, nosvaltēt mums tādu un tādu ielu. Kāds pamats tad jau sāks visu pilsētu rakstīt un asfaltēt? Kā 3-4 kilometri? Es domāju, ka jums ir plāniņš. Man ir kopējs saraksts ar koeficientiem. Bet jums ir plāniņš 3-4? Protams, tanīs tabulās ir redzams pēc šiem koeficientiem, var redzēt, kuras ielas ir nākamās asfaltējums. Ja jūs man teiksiet, ka man ir tāda un tāda iela, es esmu sūtījis, jūs kolēģim paņemsim un tur mēs redzēsim, kur viņi ir pēc šiem koeficientiem. Un nekad nav tā, ka ārpus tiem koeficientiem, ka pēkšņi kāds tai rindiņai aizlien priekšā. Es gribētu teikt par Durbiem, mēs skatījāmies, Durbē bija 5 ielas, bija plānots, kad tā kā taisa no Durbas izkristalizējās pēc tā visu kopumu, kur ir lielākās problēmas, palika 2 ielas tikai. Kāpēc tā? Ausekļa iela, tāpēc, ka tur visu laiku ir problēmas ar lietas notekūdeņiem. Jā, Ausekļa iela gribam atrisināt. Un otra bija Noras iela. Noras, jā, tur ir. Tā bija viena no garākajām, kas gāja tā, ka man tā liekas tur pa centru cauri. Tāpēc arī tās bija 2. Un tad 3 ir
3 no tām tik nolikts malā, kas būtu atkal nākamās. Tā bija Zvaigžņu iela, vēl viena iela, bet es precīzi neatceros. Ja mēs ņemam Veļķu mikrorajonu, tad nākamā ir Nogāles iela, kas nākamgad ir plānota. Un tā, kas ir, tā ir laikam mazā Pilskalna iela, kas aiziet no Tirgus ielas uz leju. Varbūt es kļūdījos, tā ir mazā Pilskalna. Nē, tā nav Ir Veļķu iela arī. Pilskalna iela, kas aiziet no Tirgus ielas, tas lejas posms ar Gvardas ielu klāt. Tāpēc Gvardas iela, ja mēs to taisam, tas vienkārši tik pierauts klāt, lai nepaliek tur tas posmiņš. Līdz lejai, tas ir Veļķulas, jā. Bet jūs esat, teiksim, 30, jūs pats nosaucāt 34 km neasfaltēta iela, jums ir, tāds, redzat, galu Ja man tam. tagad pateiks, Kurā kā prioritāti mēs liekam tagad ir, teiksim, Durbe, tad es zinu, ka no Durbes man nāks tās un tās ielas. Cik būs finansējums? Es nevaru jums pateikt, un to neviens nevar atbildēt. Es arī par finansējumu neatbildu, par to atbildu. Bet jūs jau startējat deputātiem ar gada beigās, nākat ar savu man ir budžetu. pateikts, tagad mēs liekam kā prioritāti to reģionu liekam, es eju ar savu budžetu, man ir tik un tik ielas lūdzu. Vai tam visam būs naudas? Es nevaru atbildēt par to. Bet man ir ielas, ja man pasaka, ir Durbe, tad es izvēlu ārā no tās tabulas, man ir koeficienti, es pasaku, man ir tās un tās ielas lūdzu, kuras. Bet jūs nezināt tās prioritātes, līdz ar to jūs nevarat pateikt tagad iedzīvotājiem, ziniet, nākošais gadu ritīgi būs tā Ausekļa iela vai Ziedoņa iela būs līdz galam nākošais gadu. Mēs varam to pateikt. Nākamam gadam es esmu jau iedevis, kuras ielas ir 100%. Jā, bet jūs varat tā teikt, ka 100% būs. Tas, ka mēs jums piepublicēsim klāt, raidierakstā to neuzzinās. Es nevaru apgalvot, vai būs finansējums. Bet man šīs ielas ir, tātad, un to zina arī vadība, zina, ka tās ir tās ielas, kam nākamam gadu vajadzētu būt. Un jūs šobrīd savos 4 gadu pieredzē, jūs neesat redzējis, ka šie plāni, ko jūs esat tā kā mums devis un nopublicējis, ka tie mainās. Kad ir mainījuši, patreizējā brīdī neesat redzējis. Visu laiku tā arī taisniet kā solīts, ja? Tad mēs varam droši vien. Mums ir arī tādas neparedzētas ielas, kur ir nepieciešama pārbūve, lai tās nenomazinās kaut kādu finansējumu. Tā ir mazā, es atvainojos, tā ir mazā parka iela, kur ir izbūvēta par privātu īpašumu, kas ir jāpārbūvē. Tā ir Tīles ielas krustojums, kur ir izbūvēts par privātu īpašumiem, kas ir jāpārbūvē. Kāpēc? Es nevaru jums apgalvot, visādi ir, vai iebraukts, vai uzbērts. Es nevaru apgalvot, kāpēc viņi tādi ir. Tie jautājumi, bet, tāpēc, ka nav kvalitatīvi, ja tas izbūvēts, vai ir problēmas, kāpēc ir jāpārbūvē? Vai tajā laikā viņš ir izbraukts tā, vai iebraukts tā, bijis, pēc tam ir uzbērts. Viņi ir jāpārbūvē. Mazā parkiela mums ir tās sūdzības no īpašnieces, kur iebraukts ir par viņa zemes, tas bija Milskalnas ielas. Un izbraukts patreiz, projekts ir gatavs, tas ar kaut kad jāpārbūvē būs, jo pašvaldība nevar braukāt par privātu īpašnieku zemi. Aviācijas iela 10, kur piebraucamais ceļš, kaut gan viņi visu laiku viņiem piebraucamais ceļš jau ir. Projekts arī bija sagatavots, tagad tur nedaudz projektā bija kļūdas, viņš ir jālabo, bet šogad viņš netiks izbūvēts nākamgad, tam arī vajadzētu naudu. Tā kā bez šiem plānotajiem vēl ir arī tādas lietas. Jā, bet jūs taču to budžetu plānojat savai komunālajai nodaļai. Šie visi ir kredīti. Jā, bet jūs vienalga plānojat. Es dodu nākamā gadam. Es jau esmu iedevis ar naudām izējas datus, cik ir vajadzīgs. Un cik ir vajadzīgs? Es nevaru paturēt. Tabulā ir ielikts, kas jums jāatsūtīs. Tabulā, kas mums ir. Tur ir arī naudas, kur ir plānotā nauda nepieciešamā. Par katru ielu nevar atbildēt. Man ir 20. Nē, tas ir kopējā. Es domāju, kopējā no tiem jūsu budžetam, ko jūs, jo novembrī jau budžetam jābūt pilnībā gatavam, es tā saprotu. Ja? Tātad jūs šo naudu jau esat iedevis komunālās nodaļas. Jau pagājuši gadu es iedevis. Vai jums ir pieaugums plānot, tad ejam no otra galva. Vai pieaugums esat plānojuši vai tajās pašās robežās paliekat kā iepriekš? Mēs plānojam atbilstoši nostātnēm, kādas no vadības tiek dotas, atbilstoši par finansēm. Katrai lietai ir noteikti kaut kāda naudas apjoms, kas viņiem, kas ir plānots pēc atbilstoši mūsu iekšējiem kaut kādiem normatīvajiem aktiem. Pēc tām arī mēs plānojam. Izklausās pēc papīra runāšanas, bet mēs tā vienkāršā valodā vairāk vai mazāk būs, jūs plānojat? Nevaram galvot. Kā, bet jūs tas skaidrs esat sagatavojis. Es ceru,
Kad nākamam gadam? Jā, novembrī jums jau Jūs runājat par kopējo budžetu vai jūs runājat par ielām? Par savu kopējo komunālās nodaļas budžetu, jūs zināt. Komunālās nodaļas budžets nekad noteikti, es ceru, ka nekad nebūs mazāks. Jā, bet tagad jūs pats tos izējas skaidrs jūs taču iesniedzat. Protams. Tad mazāk jūs plānojat vai mazliet vairāk? Nekad mazāk neesam plānojuši. Plānojat Esam centušies plānot iepriekšējā gada robežās. Tas bija tas jautājums, jā, vai vairāk vai mazāk? Nē, mēs neplānojam nekad vairāk. Tad mūsu šīs sarunas vairāk vai mazāk, tā kā mums skaitļu nav, mums ir ļoti grūti to paskatīties, arī palepoties. Jūs negribat ne ar ko, kas tā diezgan interesanti. Jums ir iespēja palepoties ar kaut ko tādu īpašu, ko jūs esat paveicis. Lai darbi, ja ir padarīti un ja cilvēki ir apmierināti, tad ir labi. Vietas, ja? Bet palepoties, par ko lepoties? Es daru savu darbu, es cenšos viņu izdarīt, cik labi māku atbilstoši, lai cilvēkiem būtu kaut kas, tas arī viss. Par ko man lepoties? Par to, ka ielas ir. Ka jūs neprotat palepoties. Es domāju, ka nav jālepojas. Ja cilvēki ir apmierināti, tad padarīt to darbu. Un, ja cilvēki būs apmierināti, tad tas nozīmē, ka ir labi padarīts darbs. Labi, tagad tie īsi ātrie jautājumi, kur mēs tā kā jautājam cilvēkam, jūs tā kā mēs skaitām, ka jūs tomēr esat kaut kādā mērā tukumnieks. Kā jūs redzat, tagad pēdējais jaunums vajag mums to skulptūru vai nevajag brīvības laukuma vidū, par ko tagad ir pēdējais streids? Kā jums? Tīri jūsu personīgās domas? Mans personīgs viedoklis, man nav viedokļi par šo skulptūru, jo es nesaprotu no šīs mākslas, man tur ir vienalga, vai tur Pēters vai Miķels būs uzlikts, vai zvejnieks, vai laukumam pēc būtības izejot cauri, ir vajadzīgs kaut kāds, kas viņu raksturo kaut kādu lietu, uzskat, kad jā. Jautājums, vai viņa vajadzīgi, ja es nemaldos, bija 124 000, ja bez kļūdos varbūt. Nē, 140. 140. Vai viņi ir vajadzīgi par 140 000? Domāju, ka nē. Tas jau lēti, mīlīgi braunis. Tāpēc es saku, es nesaprotu no šīm lietām. Domāju, ka tik dārgi nav vajadzīgi, vai ir vajadzīgi kaut kāda odziņa laukumam, ir vajadzīgi, vai vajadzīgi pat tādu nav. Nezinu, domāju, ka nē. Skaidrs, tad vispirms ļoti labi atbild. Ko jūs sakat par ezeru? Vajag mums, nevajag viņu? Ezera izveidošana var nest līdzi sekas, kas var atsaukties uz pārups iedzīvotājiem. Patreizajā brīdī, kamēr nav salabots, jeb padziļināts caurteku uz Jelgavas ielu, es par šādiem jautājumiem negribu runāt, jo tam var būt sekas konkrēti šiem iedzīvotājiem, kas aplūst arī rajonā. Jautājums, vai viņš ir vajadzīgs, viņš būs izraktējis ezers, kas varētu būt daļējis ar stāvošu ūdeni un baida, tas sekas, kas var būt pēc tam, vai viņš ir vajadzīgs, pie katras pilsētas ir ezers. Ja mēs paņemam tā, pie lielākas pilsētas, viņš ir veidojis pie ezeriem parasti pilsētas. Nē, šitas jau redz, ir nav ezers no sākta galva, 15. gadsimtā. Tad viņš ir veidojis pie ezers. Ja mēs izējam tā, vai pie pilsētas vajag ezeru, loģiski domājot, it kā jā. Bet tāda ezera veidošanai var būt tālākajošas sekas, jo viņš apludinātu augšējo daļu. Jo tur tā augstuma atzīme starp Jelgavas tiltu un pārupi ir ļoti minimāla. Te pašā laikā no tilta lejā līdz Zirnavām jau ir 7 metri. Tas nozīmē, ka tur nekāda problēma ar ūdens aizkavēšanos nav. Pēc pārtīrīšanas īstenībā šogad man tā liekas pārupi nepārplūda. Kā pagājuši gadu pārtīrīja locam, bet tas ir īslaicīgi. Jebkurā gadījumā. Es saprotu, plānu, vispār. Tāpēc es uz to lietu skatos ar tādām divējādām. Viena lieta, kad loģiski domājot, ezers ir vajadzīgs, tā pašā laikā patreizajā brīdī, tam var būt sekas, kas negatīvi ietekmēt iedzīvotājs kaut kur konkrēti jau ar apbūvi, tad es gribētu teikt, tad, kamēr neatrisinās šis locens Jelgavas tilts, es esmu pret šī ezera kā tāda. Projektēšanas darbiem un uzsākšana ir jāsakārto palieni, ko mēs patreiz darām. Viena teritorija sakārtot, būs otra sakārtot, jau līdz šērsojumam nākamajam šogad, bet tālāk par to es neņemos. Labi, mūsu pilsētas lielā sāp uz jums, gan lielā mērā tas varbūt neatiecas, lai gan tas būtu arī pilsētas nekustamais īpašums, kas arī ir tā kā jūsu pārvaldībā, tādā lielā. Ir šis kultūras nams, vajag mums viņu, nevajag? Vajag, kā viena no prioritātēm manā skatījumā, vajadzēja virzīt šo kultūras namu. Kā prioritātēm salīdzinot ar ko? Nekomentēšu. Nekomentēs. Mums jau tikai 3 varētu jau tā, kā mēs tur spirkstiem. Brīvības laukums, manēža vai kultūras nams? Tad jūs teikt, ka kultūras nams pirmā vietā vajadzēja būt?
Pieņem, kad varētu būt, ka jā. Jā, te jūs tomēr esat kultūras atbalstītājs. Nē, man patīk arī sports. Es skatos, gan man tie gadi vairāk intensīvi nodarbotos, bet kultūras nams kā tāds bija vajadzīgs. Tas ir mans subjektīvs varbūt. Jā, nē, tagad tikai subjektīvi viedoklis. Bet es uzskatu, kultūras nams bija vajadzīgs. Un ja būtu jāizvēlās, es kaut ko acīm redzot manā skatījumā, bet nevienmēr. Viss nav ideāli, bet pie skolas būvējot jau bija jābūt lieliem stadionam, kad skola būvēja klāt. Kāpēc tad tur nebija stadions? Ne stadions, bet manēža. Jā, tā ir projektā pirmajā netika ieprojektēts. Kāpēc nebija pirmajā projektā, ja tur būtu lielāks un to varētu izmantot? Tukumā ir futbola laukums, ir sporta infrastruktūra diezgan normāli ir lejā. Tātad tur ir halle, pie 3. pamatskolas ir lejā, ir lauktehnikā, ir zālē. Nē, es gan biju iekšēji futbola laukums, lejā ir futbola laukums. Es domāju, ka sporta infrastruktūra ir normāla. Bet tas ir mans subjektīvs viedoklis. Ne tikai par jūsu subjektīvo šoreiz. Ja man būtu, tad es acīm redzot, ja mēs skatāmies uz tādām sakarībām, tad, tai manēžai vai slēgtai halē bija jābūt klāt pie skolas jau, kad viņi būvēja. Tad nepaceltos jautājums vairāk vai manēžu, un tad nebūtu jāsaka, es esmu pret manēžu. Tas jautājums ir provocējoši īstenībā. Jo daudz cilvēku teiks, kāpēc ne hallē. Tad jautājums, ja tur būtu klāta. Sportistu lobijs mums vienmēr ir bijis lielāks nekā kultūras cilvēku lobijs. Tas ir 100%. Nevar jau tā skatīties. Tas atkal ir kaut kāds kopums, jo mums jau ir sabiedrība. Gan sportisti, gan tie, bet tas, ka kultūras nams, es varu būt. Jā, ko mēs darīsim ar tām ēkām tagad? Nav svarīgi, ko citēs, kaut galā. Cilvēks ar savu nostāju. Tūlīt jau vajadzēja būt ap Jāņiem, bet atkal ir iekavējies darbiņš tas valsts pusē, ka nav policija pārcēlusies uz jaunajām ēkām. Ko darīsim ar šo? Ar ko lūdzu? Ar policijas lielo ēku. Kā jums šķiet? Kas tur varētu būt? Viņi būs ļoti sarežģīti renovēt, jo viņa jau izmantojama baigi nebūs. Atbildēt nemak. Tas par to ēku, viņi kaut kur jau būs jāizmanto, tas pats centrs. Varot atstāsim tikai fasādu un būvēsim tur kaut ko klāt. Nē, esmu dzirdējis, negribu komentēt muļķības, ko neesmu dzirdējis. Neesat dzirdējis to, ka tur vajadzētu muzikas skolu vai mākslas skolu veidot šādu projektu. Ko jūs teiktu, kā pieredzējis cilvēks? Ies cauri pie šī apjoma darba, kāda pilsētā? Acīm redzot, bez manīm ir cilvēki, kas to vērtē. Un tā skata šīs lietas, jo, mūzikas skola tur ir diezgan tādās telpās. Nemācēšu pateikties. Nav jums viedoklis, ko tur vajadzētu. Bet ko vajadzētu tur? Kā jums liekas, kā jums? Bet neesat tā padomājis. Ko tagad darīsiet to tukšo telpu? Ko jūs tur ielikt? Būtu jūs te priekšnieks galvenais. Nezinu. Jāpaprast būt iedzīvotājiem, ko viņi redz, kas tur būs. Iedzīvotāju viedoklis tagad mums ir tāda demokrātiska sabiedrība ļoti. Ziniet, katrs savā burbulī sēž. Katrs sēž un katrs kaut ko raksta. Es domāju, ka varbūt ir jāiedod kādi 5-6 varianti jāsavāc un jāiedod iedzīvotājiem, ko viņi tur redz. Tad ir otra lieta, tad ir jāpavērtē visus kopumās pašvaldības vajadzības, jo es neesmu iedziļinājies ne skolu lietās, neko tagad ir jūsu personīgais, jo tas mums bija tā stikla bumbas viens viedoklis, ka tā ēka jābūt ir sakārtotai. Jautājums, kas tur būs iekšā. Ja jūs runājat, varbūt, ka tur ir mūzikas skola patreiz, bet viņas tās telpas abas ir identiskas, kaut gan viņas ar biezām sienām, varbūt, ka to ēku var piemērot. Jā, vismaz buņķieriem noteikti būtu labāk dzīve. Pareizāk sakot, kaimiņiem būtu vieglāk dzīve. Jā, varbūt, ka var piemērot. Grūti pateikt. Es negribu atbildēt ar muļķībām, ja es neesmu līdz galam. Jūs man uzreiz uzdodat, man vajadzētu pat šobrīd nebija pat tāds. Izšaut kaut ko un pateikt, ka tur vajag. Nē, vienkārši tieši tā mēs arī jautājam. Ir jāsakārto tā ēkai fasāde, bet ideja kā tāda man nav. Nav idejas kā tādas. Kas ir vēl tas, ko jūs redzat? Jūs tomēr esat arī pabraukājis. Es tā ticu, ka esat pa pasauli pabraukājis, redzējis arī, kā citiet strādā cilvēku un kā dzīvo. Kā jums liekas, kas mūsu pilsētā pietrūkst? Kas Tukumam pietrūkst? Esat dzimis tukumnieks, ilgi dzīvojis prom, varat pavērtēt arī no malas. Nekad neesat par to iedomājies. Tas pietrūkst, ko vajadzētu. Vai teiktu, jā, šeit cilvēki grib dzīvot, te viņiem ļoti patīk.
Te gan ir ko redzēt, ko Tas ir darīt. diezgan sarežģīts jautājums, uz kuru uzreiz tādu atbildi to nevar izšaut vienā teikumā. Par to būtu jāpadomā. Bet, ja jūs man prasiet uzreiz pateikt, kas tāds, Nu, tā, kas nāk prātā, jā. jūs mums man tā- jautājāt, jā, tas gan nerisina neko tādu globālu, vai uzdevums pietrūkst. Patreiz jauns, mēs jau par to izgājām. Bet tā ir tikai niansi, tā ir viena nosadaļa. Jā, jo kultūras telpas mums tagad vasarā ir sevišķi, ja tur laukā sēdiet Mums ir darbā. durbi, kas netiek izmantot, ja jāsaka. Nē, nu pēc tagad būtības. pagalmiņš kultūras nav Tas pasākumi ir jau ļoti labi, notiek. ka tur Javā notiek, ir, visur, kur, viss ir kas kā ir notiek. pietiekoši. Es domāju, ka ir pietiekoši gan, un tas arī pietiekoši finansējumu arī prasa šie pasākumi, un es domāju, ka viņi ir pietiekoši. Kas pietrūkst, grūti teikt, man liekas, ka patreizajā brīdī viena lieta, lai tukums nedaudz atvieglot manā skatījumā, bet tas nekad nebūs. Ir šie apbraucamie ceļi, kas būtu vajadzīgi šim transportam. Patreiz, ja jūs pasieties... Ja sapņot gribētu, tad tā vajadzētu, Ja es ja? sapņot, es domāju, ka ir vajadzīgi kaut kādi apbraucamie ceļi, lai Tukuma pilsētā neiet cauri šie visi baļķvedēji. Mēs ar visu šīs smagās loģistika mašīnas, viņas visas iziet caur Tukuma centru vairāk vai mazāk. Ceru, pa Kurzemes ielu, jā, tranzīta iela, jā. Kurzemes ielu reiķināsim, tad reiķināsim, Kurzemes ielu. Kādreiz bija plāniņš, bet prom tur tā kā... Jo īstenībā pilsēta ir noslogota ar šo lielo transportu diezgan stingri, ja tā pastāst. Daudz varbūt to tā neizjūt. Ikdienā skatoties, teiksim, tīrot tās pašas ielas, kur mēs skatāmies, tad vienmēr Raudas iela un vēl, kur ir tās stopzīmes, tur visu laiku ir grants. Ja pēc būtības ir risinājums. Grūti pateikt, tas noteikti ir jāpapēt, bet es domāju, ka patreizajā brīdī domas vadība pietiekoši daudz skatās uz šīm lietām. Mums ir tāds sīks nians, kur daudz ir vajadzīgs Smilšielā, nav gājēji ietur, jā. Un tas ar vairāk vai mazāk tā kā saistīts ar komunālo dienestu. Ja tur attīstās viss tas mikrorajons, tad trotuārs, kur iziet nav. Tas aplis krustojums ir briesmīgs, tur ir vajadzīgs aplis. Nu, to es zinu, kad mēs... Raudas ielā jūs domājat, ja? Nē, kura tad iela? Smilšu ielas. Smilštūpi jau. Tur ir noteikti vajadzīgs aplis ar gājēju pārēju, kas savienos arī Raudas ielu, lai Smilšu ielas. Tie var tikt iedzīvotāju centrā. Nu, tagad Tirgas iela ir, Veļķi var tikt, jā. Ja mēs pastamies, palicis ir tas mikrorajons, kur nav savienojamība, tāda īsta ar to dzīvojumu rajonu, kur gan attīstās, gan arī ar tām vecajām mājām, gan ar veco. Nu, tur ir Raudas iela ir, bet no tā rajona nav. Tātad tur vajadzīgs viens aplis. Tiek runāts arī par vēl vienu apli tur, kur ir. Es domāju, kad izpildu direktors pietiekoši tur, Vai padomā tā labi teikt, saprot, kā ne, viņš labi to saprot, to situāciju, un es domāju, kad pilsētā nav nekāda stagnācija, kad pilsētā ir attīstība kopumā, ja mēs pastamies uz visu, gan tas mobilitātes projekts būs, brīvības laukums iedzīvotājiem būs, ieliņas mazās būs katru gadu kaut kādā ierobežotā daudzumā, bet viņas būs. Ārpus attīstās, tātad vēl tas Smilšiela aplis arī būs pēc 2-3 gadiem būs. Es domāju, ka kopumā pilsēta jau... Nu jūs, kāpēc jūs domājat, kāpēc uz jūsu tādu- bērni negribētu šeit dzīvot? Nu, kā mēs varētu tos jauniešus te atvilkt dzīvot? Kas viņiem te nevarētu patikt? Kā jūs domājat, kas jums nepatiktu šeit dzīvot? Jūs arī nedzīvojat šeit. Nē, nu skaidrs, kā tā Es esmu dzīve ir laucinieks laikam vairāk, jā. Man Kāds laikam laucinieks patīk te pat lauks. dzīvās? Es esmu šeit dzimis. Jā, jā, lauks, tieši tā. Un varbūt arī kādreiz dzīvošu šeit. Tas nav izslēgts. Kā te lai pievilina? Kas ir Es tas, domāju, kas... jebkurā gadījumā tas ir darba vietas, un jaunieši pamatā jau brauc pelnīt uz Rīgu, un tomēr tur ir lielākie iespējas, jo tas kapitāls tiek koncentrēts vairāk tur. Jautājums, vai to var pašvaldība izdarīt? Es domāju, ka grūti pateikt, pašvaldības pienākumos ir nodrošināt infrastruktūru, lai būtu ceļi, ūdens un kanalizācija un viss. Vai šeit pilsētā ir tāds vietas, jā, rūpniecība attīstītos, protams, tas būtu, redzēt, konto arī gāja, bija, tagad nav. Cerams, ka vietā būs kaut kas cits. Galvenais ir darbietas, lai jaunieši var nopelnīt. Tad jau pārējie jūs piestrādāsiet klāt. Es domāju, ka jā. Tas vienmēr ir, lai cik tas tā liekam neizklausās. Nezinu, mēs jau tādā vecumā esam, mums tās slimnīcas vietē arī interesēta. Kā jūs domājat, pašvaldībai ir vēl jāguldās iekšā tos saglabājot? Ziniet, es tā neuzskatu. Mūsu laika atkal būs, es te izrunāšos, pēc tam teiks rādīs ar pirks manā skatījumā, Latvija 50 km uz vienu pusi, uz otru pusi ar ātrajiem aizbraukt.
Nu, nebrauc viņi tur maz. Viņi saka, ka viņiem nav, ka viņi nespēja to nodrošināt. Un lielā slimnīca, jūs redzat, kas notiek. Aizved līdz tai Rīgai, sēž 2 stundas, nespēja uzņemt. Ja vienā vietā ir ķirurgs, kas griež vienu lietu kājā, un viņš to dara katru dienu, es domāju, ka viņš ir profesionāls. Tad kāpēc varbūt ir jāgriež šeit, ja tas cilvēks, kas griezīs šeit, tad to lietu griež varbūt reiz mēnesī? Kā jūs domājat, kuram būs labāks rezultāts? Es domāju, kvalitātes ziņā, bet netiek, šobrīd jau ir tas, ka tā Rīga netiek klāt, mums viņas ir par maz, ka visi cilvēki nav tie ar visām lietām. Slimnīcas tiek taisīt par daudz profilu, un tur tomēr ļoti daudz ar ātriem aizved uz turieni, manā skatījumā. Ja šobrīd viņi netiek galā ar ātrās palīdzības. Es negribu teikt arī, ka Tukuma slimnīca ir ļoti sliktā līmenī kā tāda. Es saprotu, viņam pietrūk šī finansējuma. Es negribu teikt, ka tur ir sliktā ārsts, viņi cenšas. Un ir jau tas, kad ir tā cīņa starp Talsi, ir Kuldīga, ir Tukums, un katrs cenšas. Ventspils, un katrs cenšas sev to labāko speciālistu, un tie speciālisti tik cik ir. Un katrs cenšas tur guldīt naudu, un mums būs obligāti slimnīca, mums vajag. Nezinu, ja man būtu jābrauc ar ātrējiem, es gribētu, lai man kaut kas tur notiktos, es gribētu, laikam, lai man būtu kur uz profesionāls slimnīca, kur nodarbojas tikai ar to lietu. Nevis uz daudz bet tas ir tad, ja kaut kas specifisks. Specifisks, jā. Te jau var ātrums. Ko jūs aizvedīs pie stradiņiem? 2 stundas stāvēsiet, gaidīsiet tas ir vienreiz bija, vienā dienā šeit bija. Nē, tas esot katru pirmdienu, tas esot regulāri šobrīd. Es domāju, ka tās viņiem ir loģistikas tādi jautājumi, kas viņiem pašiem jāatrisina, bet viņi teica arī panorāmā, kad viņi ar to tiks galā, ja es nemaldos. Nē, netiks. Viņi pieprasa to, lai Rīga atklātu arī otro slimnīcu. Bija tādi, jā, dzirdēju to arī dzirdēju. Šobrīd viņi ar to netiek galā, jā. Es nezinu. Neredz to risinājumu. Bet jūsu nostāja man ir skaidra. Jā, jums ir jauna dienas telpas būs. Komunālais dienests veselu laiku ar visiem 11 cilvēkiem. Es saprotu, ka komunālām dienestam grasās nodot bijušajai ugunsdzēsēji ēku. Tā nav taisnība? Tā ir viena daļiņa no tās ēkas, ko jūs. Tā ir 1/5 daļa labie. Kas pārējā būs? Policija, pašvaldības. Pašvaldības policija un jūs būsiet kopā, jā. Ja esat jau noskatījuši, cik tas izmaksās, kā tas būs, esat vērtējuši? Mēs ar to nenodarbojamies. Mums ir tikai plānošanas jautājums attiecībā uz telpām. Kā izskatās, būs labāk nekā šobrīd? Svarīgi. Kā nav svarīgi? Jāpadara neatkarīgi no telpām. Kā nav svarīgi? Jūs gribat pagrabā dzīvot, taču ne? Es neesmu uz to, kad jābūt tur ar zelta maliņām, ir telpām un tā tālāk. Ir vajadzīga telpa, kurā darīt darbu. Un neatkarīgi no tā, kāda ir telpa. Kā jūs jau puz ielām vairāk? Vai te jums tur jāsēž? Tur tām 3 meitenēm, tām 4 meitenēm, kas tajā kabinetā pie? Diemžēl, jā, man būtu jābūt vairāk uz ielām, bet, ļoti daudz iznāk sēdēt kabinetā. Un tas ir diezgan, tas ir slikti. Jo bieži vien es pat nespēju nokontrolēt, kas šur tur notiek, kur man būtu jābūt klāt. Jums jādeleģē vairāk? Cilvēki, katrs dara savu darbu. Es nevaru nodeleģēt to, kas nav. Es dodu. Nedomājiet, ka es sēžu virsū tā kā gēls uz sūdčups uz darbiem. Es taču to nevaru izdarīt viens pats. Bet nav svarīgi darba telpas. Es neuzskatu, ka tā ir prioritāte. Ir karsts gaiss, kondicionēri vajag, jā. Kondicionēri tomēr vajag. Tas ir laiks, kad vajag. Bet, lai tur būtu kaut kāds, kādas telpas ir, tādās ir jāstrādā. Tas nav svarīgi. Bet jūs esat apmierināts ar to, ka jums ir jaunas atsevišķas telpas ārpus domas, no šīs pamatēkas? Ārpus domas tas ir tur lejā. Ārpus domas teritorijas. Es nezinu, tās telpas, kad vēl būs, domāju, ka tas pietiekoši ilgs laiks, jo vēl tik projekts ir stadijā zīmēšanas, un tas būs 3-4 gadi. Vienu jautājumu es jums nepajautāju, par ko te parasti, 2 patiesībā, par ko, ja mēs tā ņemam, ja iedzīvotāji, par ko vienmēr raud. Jūs zināt, par ko parasti tukumnieki saka, kad uz ielām viņas te, ko te Tukumā vajadzētu, kas mums trūkst? Ja cevi šeit centra vai Vecpilsētas mikrorajončikā, ko viņi parasti saka, zināt? Kur ir pirts? Kāpēc mums nav basēns? Mēs nevaram nomazgāties, mums nav siltā ūdens. Raudošu cilvēku uz ielas neesmu redzējis. Es ļoti labi sekoju līdzi, es ļoti labi zinu, kas par to runā, un es dzirdēju, kas to runā, un zinu, kur to runā arī jautājums par pirti. Pie blakus produkts jau pie halles kaut kāds rodās, kaut kāda zinām loģika ir, bet jautājums vai pēc būtības publiskās pirts mūsu
gadsimtā vairāk kā tādas, ja mums nav termāli avoti vai vēl kaut kas ir nepieciešams. Zviedrijā nav termāli avoti. Viņi tagad uzskata, ka tas ir absolūts ņauhaus, ka tas ir ļoti, tāds jaunievedums, ļoti svarīgs. Ja, Tas kopējās pirtis. Jā, ka tagad vajadzētu pirtis, pat Zviedrija sāk attīstīt. Jā. Es nezinu par zviedru ģimenēm. Jūs atkal valkat uz citu pusi, bet vienkārši šis somu vai pirks. Somu pirts es tomēr, es laikam, ja man jūs prasīsiet, esmu pret. Manā iestā, Basēns pilsētai. Basēns. Mēs nemākam peldēt. Mums tik daudz noslīkušo, daudz vairāk pat nekā avārijās cietušo. Basēns ir 20 metru attālumā, kilometru no šejienes. Tur maz vietas. Tur nevar, tur viss ir noslogots. Tas ir... Mums to vajadzība ir vairāk nekā, acīm redzot, mums to vajadzība ir to gribēšanu, ko mums vajag, ir vairāk nekā ir mūsu iespējas. Tāpēc manā skatījumā jautājums, ko jūs man uzdodat, vai mums vajag to, vai mums vajag to, es varu teikt, jā, mums vajag to, mums vajag visu. Nē, tā nav. Acīm redzot, ir jābūt kaut kādām prioritātēm, kas mums ir, kas nav. Un tad mēs varam skatīties tālāk. Visas tās lietas, par ko mēs runājam, visas tās lietas patreiz pie būvniecības maksā lielu naudu. Un tas, ka tas maciņš nav neizsīkstošs, tas arī skaidrs pašvaldības. Tātad pašvaldībai ir jābūt tas, kas pašvaldības un deputāti, kas pārstāv iedzīvotājus vairākumā, ir prioritātes. Ja jūs man jau prasījāt par halli, Jā, par to mēs es teicu, es būtu par kultūras namu. Bet ir deputāti, kas pārstāv. Un par basēnu arī jūs sakāt, jo mums jau ir ķesterciens, būtu, ir 20 km attālumā no šejienes ir basēns. 20 km pie šīs kara dārdzības, degvielas, tas ir diezgan padārgi. Ja degviela būtu lētāk aizbraukt līdz turienei, tas ir 11 minūtes. Un tu esi basēnā. Vai vajag basēnu būvēt pilsētā? Daudz teiks vajag. Skaidrs vien sabūvēt visu, nevarēs uzturēt to. Tukumā ir ledushala, kas nav daudzās citās, varbūt pilsētās, kas ir ļoti pozitīvi, ko es uzskatu. Tas ir mazāk pieejams nekā mazāk pieejams cilvēkiem nekā basēns, slidošana kā tāda. Bet tas ir viskopums. Pie basēnā var iet praktiski visi, no dzimšanas līdz miršanai uz slidām. Es īsti nezinu, vai es vairs varētu nostāvēt. Vai vajadzētu 11 minūtes aizbraukt. Es domāju, ka basēns nav tas dārgākais un nav tas noslogotākais. 11 minūtes līdz peldēt mācība ir faktiski obligātajā skolas programmā. Tā būs pašvaldībai problēma nodrošināt to arī, lai visi bērni ja tiešām realizēsies mācību programma, kurai jāstājas spēkā bija jau, ja nemaldos, pagājušajā mācību gadā, tad visiem bērniem ir šī peldēt apmācībai jābūt. Ir divas iespējas, lai to darītu. Pirmkārt, ir jāaug pilsētai, lai būtu iedzīvotāju skaits, lai būtu vairāk nodokļu. Tā ir prioritāte. Tāda, ja aug un ir darbvietas un aug tā pilsēta pat pēc būtības, kā es saku, tur attīstās, un tad būs cilvēki, tāpat ir ražotnes, būs nodokļi, būs papildus nauda, varēs domāt vairāk par basēnu, par pirti. Pie basēnu varētu būt arī pirts. Tāpat kā tur arī. Un komunālā nodaļa pieskatīs, lai tas viss tiktu kārtīgi uzturēts. Tā? Negluži, tikai ārtelpa, publiskā ārtelpa. Nē, vēl jums dzīvokļi, jūs taču teicāt, jums tie ir pašvaldības salīdzinoši, tie 5% no kopējā dzīvokļa. Skaita 5%. Mums te diezgan daudz, mēs šodien skaļus skaitījām un rēķinājām, tā ātri man no galva neizdevās. Mēs rēķinājuši, es nebiju gatavojies, jums arī ciparus pasaukt. Jā, mēs pasakosim tam līdzi, pieliksim, vismaz rakstam būs klāt kastītes. Paldies! Paldies jums! Tas bija viss, jūs teicāt pusotras stundas, es cerēju 4. Labi, es jau varu iet projām, jā. Jau cenat uz redzēšanos.